Sveiciens visiem Divāna ekspertu podcastu klausītājiem. Esam atgriezušies pēc neilgas, pat drīzāk ilgākas pauzītes, jo pēdējais tikāmies, kad pasaules kausā vēl bija jāizved pēdējās grupu turnīru spēles. Nu jau esam nonākuši līdz ceturtdaļfināla fāzei. Mums ir sadalīts labākās 8 komandas. Un, kā ierasts, ar jums kopā Rudolfs Mumstiņš un Reinis Bušmans, jā. Čau visiem. Nu ko, Reini, zināms, ka futbols mums būs galvenais temats, bet futbols nebūs mums vienīgais temats. Līdz ar to... Sākumā jau kādas tehniskas problēmas. Nē, jā, sākumā nedaudz tehniskas problēmas, bet viss ir atrisināts. Un, jāsāk mums ar kaut kādiem citiem nedaudz sportveidiem, pa ātro jāpieskarās, jo mums futbolā būs ko parunāt. Bet sāksim ar to, kas man ir atvērts te vaļā ekrānā. Tā ir FIBA pasaules kausa 2027 Eiropas kvalifikācija, kura Latvija pēdējās 2 spēlēs parādīja, pēdējā spēlē man gribētos teikt parādīja pārliecinošu sniegumu, priekšpēdējā varbūt netik pārliecinošu, un ar bilanci 3-3, kā redzam, šobrīd ir K grupā kopā ar Poliju, Horvātiju, Vāciju, Nīderlandi un Izraelu. Jā, pozitīvi, ka vismaz dabūjām pēdējās 2 uzvaras, savādāk tālākajā grupā būtu vēl sliktāka situācija. Kā redzams, jā, ka Vācija, Horvātija 5-1 bilants jau ir priekšā mums un Poļiem vispār ir 6-0. Jep. Pret Poļiem mums nav jāspēlē vairāk, tā kā jā, tad situācija nav tā spožākā, bet pēdējā spēle, kā tu teici, bija labi. Sametām daudz, bet arī pretinieks nebija tas, pret ko varētu laikam novērtēt to. Šādām spēlēm laikam es sagaidīju, ka visas tās pirmās kvalifikācijas spēles Latvijai būs tādas, un mēs būtu poļi ar vietā ar 6-0. Jā, Latvija basketbolā tāda mazliet aizņēmās Latvijas hokeja spēle pret vājākiem pretiniekiem, kad grūti iet un līdzīgs, piemēram, pirms pēdējā spēle tikai pa 3 punktiem un pirms tam vispār zaudējumu. Tad, jā, bet pēdējā spēlē bija tāds tā kā Latvijas hokejs pret Ungāriju, Angliju šogad. Jā, diezgan pārliecinoši par 40 pār punktiem. Bija prieks skatīties beidzot. Bija tas, kā jau es teicu, mēs sagaidījām iepriekš. Kā tu vērtē Latvijas izlases cerības kā grupā? Jāskatās, kāda būs sastāva nākamajās logos. Tagad pirmais logs ir mājās pret Izraelu, izbraukumā pret Horvātiju, kad būs arī NBA spēlētājs ticamākais pretiniekiem. Tā kā varētu būt diezgan smagas spēles. Kā tev šķiet, mūsu vienīgais NBA spēlētājs būs izlases rindās? Cik kaut kur kuluāros runā, ka Kristofs gribētu pievienoties izlasē, bet tā diezgan bieži dzirdams, ka viņš gribētu pievienoties. Bieži dzird, jā. Pievienojies ir tikai uz Eiropas čempionātu un uz kādām 2 kvalifikācijas spēlēm pēdējo 5-6 gadu laikā. Jā. Bet atkarīgs arī, vai Izrēlē pievienosies Denija Avdija un pāri, kas viņam vēl tur spēlēs, nemaz nezinu tos NBA. Izrēlē iespējams, ka ir vēl kāds, kas spēlē NBA. Es tagad arī uz ātro nevaru iedomāties. Bet tāds interesants fakts, ko es gribēju pieminēt, ir tas, ka visām Baltijas valstīm bilants pēc pirmās grupas ir 3-3. Gan lietuviešiem, gan igauņiem, gan mums. Un lietuviešu grupā vispār notika ļoti interesants lietas. Tur visām 4 komandas bija. 4 komandas bija iepriekšējā grupā, ne? Jā. Un visām 4 komandām bija bilants 3-3, noslēdzoties pēdējai spēlē. Un līdz ar to Igaunija ieņēma 1. vietu savā grupā, un šobrīd, kā redzams, ir 3. vietā L grupā, kopā ar Franciju, Somiju, Zviedriju, Sloveniju un Ungāriju. Savukārt par lietuviešiem atkal bija raksts, ka viņi iespējams atrodas šobrīd tādā pašā situācijā kā Latvija, un iespējams, ka viņiem turnīrs ies gar degunu. Jā, viņiem arī īstenībā ļoti smaga grupa. Turcija, Itālija, Serbija. Tur arī, protams, jāskatās, kad tās spēles notiksies pirmajā logā. Pēc tam pārējās sanāk gan jau, kad pauzēs, kad nepalīdzēs NBA spēlētāji. Un arī vai no Eirolīgas, kas tur var pievienoties. Bet jā. Bet par Igaunijas basketbolā tāda cita interesantāka ziņa ir parādījusies. Kera Krīsa, mans vienaudzis, kur es arī esmu ticies basketbola laukumos, tā ka viņš jaunākos gados bērnībā drīzāk, varētu teikt, spēlēja Tartu Rock komandas sastāvā, jaunas komandas sastāvā. Viņš ir, FBI, FIB, Federālās izmeklēšanas birojas, ir viņu apcietinājis par naudas izkrāpšanu lielos daudzumos. 2,2 miljonu bija, ne? ASV dolāri. Summa es precīzi neatceros, liekas, ka kaut kas tāds pār 2 miljoniem, jā. Izmantojis, kā tur īsti bija, viņš izmantoja
savu radu, tā kā es precīzi neatceros. Jā, viņš respektīvi cilvēkiem viņš stāstīja, ka viņa rādiem mammai, tētim tur ir veselības problēmas, audzēja, ka nepieciešama ātra nauda steidzami, un tad vēl arī tāds inside info no, kā tu iepriekš teici, no kulāriem, kur dzirdēts, ka viņš vispār ir sasējies ar igauņu un lietuviešu mafijām, un ka viņš nemaz nedrīkst rādīties Igaunijā, tad viņam tur apmēram lode pierē, un viņš tiek aprakts mežā kaut kur tālu, dziļi. Tā kā, jā, interesanti. Tev kā izsenam paziņam neatnāca e-pasts no Nigērijas prinča? Nē, man neatnāca, es netrāpījos viņa kontakts sarakstā. Tur drīzāk kāds cits labāks man vecuma basketbolists varēja trāpīties, ko viņš būtu atcerējies. Man noteikti viņš neatcerās. Tā, nu labi, pa basketbolu esam izrunājuši ātri, pavisam, uz 2 sekundēm pieskarsimies riteņbraukšanai, jo mums ir sācies Tour de France, lielākais, laikam, riteņbraukšanas pasākums pasaulē. Jā, būs jāpasaka Leo, ka jāieslēdz 6. minūte. Jā, 6. minūtē esam pieskārušies. Tas beidzot ir noticis. Pagaidzi atjaunuši, varbūt te pamainījies kaut kas no datiem. Nē, nekas nav pamainījies. Jā, mēs abi ar Rēni apskatījāmies uz šo tā teikt, sarakstu. Nu, es te atpazīstu vairākas uzvārdus. Pirmo trīnieku es atklāti pasaku šobrīd, kas atrodas pirmajā trīniekā, tas ir Trajans, Kvins, Vačeks, tāds džeks es nezinu. 4. vietā ir Pogačars, kurš tā kā laikam ir uzskatāms par labāko riteņbraucēju šobrīd pasaulē, vai ne? Jā. Tad arī Vingegārds ir dzirdēts un Evenpols. Un Del Toro vēl ir dzirdēts arī riteņbraucējs. De Bruyne nav dzirdēts? De Bruyne futbola laukumos mums ir. Es nezinu, ko viņš varbūt tas brīvā laikā brauc arī Tour de France. Varbūt tāpēc viņam nav tikai viena piespēle pasaules čempionu paralēli uzbrauc ar Riču Francijā. Jā, te mēs droši vien, es nezinu, ko mēs varam vēl vairāk pieminēt. Kā tev, tad jautājums uzreiz. Vai tev šķiet, ka Pogačars atspēlēs šobrīd iekavētās 7 sekundes un 53 simtaļas? Smags jautājums, jo man nav vispār nemazākās nojausmas, bet pat cik tas ir vienīgais vārds, ko es esmu dzirdējis. Es ceru, ka tās ir 7 sekundes, 7 minūtes. Diezgan labi sagatavojušies apspriest šo. Nē, vajadzētu būt. 13, 10, 39, un te bija 13, 02. Ej, tu sazini tagad. Nē, tās varētu būt arī stundas, tomēr viņš brauc ilgu laiku. Jā, noteikti 13 stundas un 2 minūtes. Jā, tad visticamāk 7 minūtes un 53 sekundes ir. Es teikšu, ka atspēlēs, pat cik Pogačars ir tāds zināmākais un vienīgais. Riteņbraukšanas gauts. Vēl tiek atbalstīts no apvienoto Emirātu komandas. Jā, bet tad vēl viens jautājums. Tāds interesants, pat cik mēs neko daudz nezinām. Mēs varam tikai skatīties un pareģot, jā. Vai tev šķiet, ka kāds no šī brīža trīniekā esošajiem braucējiem saglabās vietu trīniekā? Jā, jāsaka, jā. Es domāju, ka tas pats Trajans. Trajans, jā, Norvēģis. Norvēģis pa kalniem dzīvojies gan jau. Un uz Norvēģijas izlases futbola hype varbūt. Tiem aire pa kalniem. Airis pa kalniem. Labi, es arī īstenībā teikšu, zini kā? Es iešu pret straumu. Es teikšu, ka neviens no šī brīža trīniekā esošajiem nesaglabās vietu trīniekā. Būs ļoti tuvu beigās, bet nesaglabās. Tad mēs varbūt atgriezīsimies pēc Tour de France, ja mēs atcerēsimies. Bet, jā, tā kā sveiciens mūsu skatītājiem Leo. Esam pieskarušies riteņbraukšanai, dodamies tālāk. Vēl šobrīd, kas notiekās jūnija beigās un jūlija sākumā, ir Wimbledonas tenis turnīrs. Tieši šobrīd mums iet ATP, jeb vīriešu vienspēļu turnīrs. Redzam, ka Frits spēlē pret Zverevu. Frits šobrīd ir pirmo setu uzvarējis 6-4. Otrais sets tikko sācies un Ferijs pret Koboli vai Coboli. Īsti nezinu, kā pareizi jāizrunā, bet tur Ferijs ir vadībā. Es gan liktu cerības, ka Coboli uzvarēs, bet tad pagaidām izskatās diezgan tuvu un Ferijs izskatās, ka varētu arī paņemt šo. Un tad pusfināla duels mums ir ļoti spēcīgs Siners pret Džokoviču, un jāsaka godīgi, ka laikam tad finālā es sagaidu, ka varētu būt Aleksandrs Zverevs pretī vienam no Sineram vai Džokovičam. Jā, pa ilgiem laikiem arī vakar paskatījos tenis, pat futbola laikā gāja pēdējie 2 seti. Es atbraucu tieši uz Ventspili, un pēc vakariņām tad, protams, mamma, kā liels tenis fans, neļauj futbols slēgt, pieskaties tenis.
Es fonā uz telefonu paskatījos mazliet futbolu arī, bet jā, Džokovičs spēlēja pret Kanādas. Tūlīt mēs, jā, To uzvārdu. Bija 2 uzvārdi, neatceros. Dubult uzvārds, jā, ceturtā raketu pasaulē. Ožērs, Alijas ģimē. Jā. Diezgan interesanti pat bija. Bija ļoti saspringts mačs. Tur vienā brīdī izskatījās, ka Džokovičs viņu nolauz, bet tad Alis, jā, tas bija 4. setā, man liekas, jā. Un tad kanādieši, es teikšu vienkārši kanādieši tenisists, atvilka apakaļ un uzvarēja 7-6 4. setu. Taibreikā 7-4, jā. 3 taibreiki un 2 no tiem pirmais vispār iespaidīgs 12-10 un otrais 10-4. Tā kā, jā. Jā, pēdējo setu es vairs neskatījos, tas jau nāca pulkstens jau futbolā, otrajā puslaika vidus, tas nozīmē kaut kādu 0:30 jau, un tad vēl tikai pirmie 2 game, man liekas, bija beigušies pēdējā setā, tā kā tā spēle vilkās līdz maksimumam, kas noteikti var gandrīz Wimbledonā jābeidz pēc viņa laika 11. pēdējā spēle. Es nezinu, vai viņiem noteikti cīkos jābeidz, bet es tev varu pateikt, ka šis bija garākais ceturtdaļfināla mačs Wimbledonas vēsturē. Jā, tādu virsrakstu es arī izlasīju šodien. 5 stundas un 15 minūtes, manuprāt. Jā, kaut kas tāds. Tad bija tieši 4 stundas un 11 minūtes nospēlēts, kad mēs skatījāmies. Un, jā, tad mēs tieši, man mamma prasīja, un es iegooglēju, cikos viņiem ir jābeidz. Un tad tur bija rakstīts, jā, ka Wimbledonā pēc lokālā laika, kas ir 2 stundas atpakaļ no mūsu laika, jābeidz ir 11. Tātad mums 1 pēdējais mačs. Ja nē, tad tiek pārcelts uz nākamo dienu. Jā, un arī sievietēm vakardien tieši bija spēles. Tur Kostjaku un Noskovu uzvarēja, un otrā pārī būs Kokogafa pret Muhovs, 2 čehietes pusfinālos. Jāsaka laikam, ka, ja man būtu brīvie līdzekļi, ko veikt investīcijas, kā citos podkāstos saka, tad mana naudiņa iet uz Kokogafu laikam. Es teiktu, ka viņa uzvarēs. Tad otrs favorīts man būtu Marts Kostjaku. Čehietēm es laikam tā kā nedodu priekšroku šīs abos pāros. Es domāju, ka viņas drīzāk zaudēs. Kaut kā tā, tenisam esam arī pieskāruši. Dubultspēlēs finālā. Jā, pareizi, jaukto pāri dubultspēlēs finālā ir iekļuvusi mūsu Jeļena Ostapenko, kura aizvada īstumā arī labu vienspēļu turnīru, zaudēja šī brīža pasaules pirmajai raketei Arinai Sabaļenkai, diezgan sīvā cīņā 6-4, 6-4. Paskatījos pārmaiņas pēc beidzot Ostapenko spēle, un jāsaka, ka šī bija beidzot viena no retajām spēlēm, kur man negribas pēc katru game slēgt ārā, jo šeit Jeļena tiešām ļoti labi spēlēja, bija, tā teikt, sakoncentrējusies, savākusies, labas izspēles, bija labas kustības, arī eisus ielika, varētu būt, es negribu samelot, bet pietiekam, vairāk eis, pāris eis točna bija, to es redzēju. Bet jā, finālā iekļuvusi jaukto pāri dubultspēlēs, diezgan labs sasniegums. Jā, tieši pauzē, kad tika laists jumts, Džokovičs spēles laikā rādīja pēdējo izspēli Aļons un viņas komandas biedrs. Nezinu, kā viņi sauc. Es arī nezinu, bet mēs to varam apskatīties. Jā. Mēs tā, ja mums viss ir vaļā, vai ne? Kā man tik no skatītājiem pieminēts, ka mums bieži vien sanāk tā, ka mēs kaut ko nezinām, mēs vienmēr varam apskatīt. Tieši tā, un īpaši tagad, ka mums ir vaļā. Tā, pagaidām mums jāpiet uz priekšu, es pieļauju. Kur ir Arevalo no Honduras. Ja? Jā, nav Spāņa. No Salvadors. Nav Spāņa, bet tuvu tam. Spāniski runājuši valsts. Un jā, tad fināls ir? Fināls ir rīt 17:30. Jā. Šodien, kā redzams, ierakstam 8.07. Tad rītdien fināls. Labi. Citiem, mums ir vēl viens pa ātro jāpieskarās temats. Tas ir NHL drafts. Šī gada NHL draftā izraudzīti 4 latvieši, kas ir rekordskaits. Un kāds ir otrs rekords, Reini? NHL draftā? Augstāk novērtētais spēlētājs. Augstākais numurs, jā, draftētais. Alberts Šmits, jā, New York Rangers izvēlējās kā 5. Arī ļoti apsveicams panākums Latvijas hokejam, pašam Albertam, protams, un šodien arī tieši iznāca raksts, kur pēc vairāk treniņu nometnes tagad viņu ģenerālmenedžers un arī treneris laikam komentēja to, ka Alberts izskatās, ka ir gatavs arī NHL uzspēlēt, jo daudzi, tur kāds bija salīdzinājis, ka pēdējo 4 gadu 5. numuru pirmajā gadā neuzspēlē NHL, bet... Kā amerikāņi savu statistiku random. Jā, bet
tā kā daudz treneri uzskata, ka viņš varētu jau pat debitēt. Jā, es arī tieši šo rakstu redzēju. Pirms tam gan tur apskatnieki bija skeptiski par to, un ne tikai par to, ka viņš ir 5. numurs, bet par to, vai viņš vispār ir gatavs, vai tā bija pareizā izvēle. Es zinu, ka viens apskatnieks teica, ka jā, viņš ir gudrs spēlētājs, kustīgs, bet tas viņa pienesums uzbrukumā ir bardacīgs. Viņš nesaprot īsti, kur un kā ko darīt, līdz ar to viņš nav līdz galam nobriedzis, ka viņš būtu izvēlējies citu spēlētāju un bla, bla, bla. Bet es domāju, ka te viss būs kārtībā. Alberts šogad debitēs NHL. Es domāju, ka 3. pārī uz sezonas vidusdaļu jau būs aizdīts. Es gribētu teikt, janvārī, pieņemsim 10. janvārī, Albertam jau būs 10 spēles NHL. Ok, tad mēs varam sadarēt. Jā, nu davai. Tad tu saki, man vienkārši teikt over vai under. Nu, tad tu saki over vai under, jā. Es saku 10. 10. janvārī 10 spēles vismaz ir. Es domāju, ka under, bet spēles būs sezonas beigās 11, ja ne 20, jo visticamākais Rangers necīnīsies arī pa playoffiem. Man ideja tad būtu tāds, ka februārs, marts, aprīlis būs tas laiks, kad viņš dabūs izspēlēties, kad vienkārši vairāk spēles laiks. Ok, tad sadaram. Es saku 10, tu saki zem 10. Jā. Spiežam rokas aizkadrā, ko neviens neredz, bet rokas ir paspiestas. Ekrānā kaut kāda handshake emojies. Vajadzēja. Labi. Nu, tagad gan mēs varam doties pie mēs nepieminējam vēl tos 3, kas ir nodraftēti. Jā, tas gan. Patriks Lomiņš, Vārtsargs. Jā, Bērskalns un Mūrnieks. Jā, un Rudolfs Bērskalns diezgan augstu, 58. numurs. Jā, un Edmontons Oilers komandā, kur arī līgumu parakstīja Edvards Stralmaks. Jā, tas arī ir interesants fakts. Kā tev šķiet, vai Edvards Stralmaks šogad tiks pie vienas spēles NHL vismaz? Ja godīgi, man gribas cerēt, ka jā, un es teikšu, ka jā, jo es šodien izlasīju tieši interviju iznākusi ar Edvardu Stralmaku, kur viņš, man liekas, pirmo reizi komentē, ka savu līguma situāciju, nu, labi. Ka pagājušajā gadā bija savādāka situācija, un ka šogad viņš bija aģentam pateicis, ka, lai aģents nerunā klubiem, kas vienkārši tā, neredz viņu, kas viņu īsti negrib, un ka tikai ar komandām, kuras viņi grib. Un ka Edmontons Oilers esot iedevuši maz laika aģentam un Edvardam izdomāt pāris stundas, lai viņš parakstu. Jā, un ka esot tādas indikācijas, ka komanda viņu gribot, un ka viņš esot tieši parakstījis līgumu tieši pirms gāja Geto Games Kolizējā Grīziņkalnā uz dunk contestu, uz kur mēs arī bijām, un Edvardam dankoja pāri jau, tā kā viņš bija parakstījis līgumu. Un, kā NHL potenciālam spēlētājiem. Jā, arī Kristofam Porziņiem liela līguma dankoja pāri, tā kā tur varēja satraumēt mūsu. Tur varēja labs, jā, apdrošinātājiem droši vien negulējās viegli tādā mirklī. Jā, tas tā off topic, bet jā, apsveicam arī Eduardu un vēl pāris spēlētāji parakstījuši līgumus, bet tad mēs atkal aizrunāsim. Te mēs nevaram tagad par hokeju pieskarties to vēlāk, kad sezona sāksies, bet vienīgais, ko es tev gribēju pieminēt, ir par pagājušo gadu, kad mēs Edvardu Stralmaku zīmējām Detroitas Red Wings pirmajā maiņā kopā Kasperu un Lukas Reimondu. Cerēsim, ka šogad sanāks iezīmēt. Nu, varbūt ne ar Draisaitlu un McDavidu vienā maiņā, bet nu vismaz 4. Nu, novēlam Edvardam. Veiksim. Jā, labi. Pārējām pie pasaules kausa futbolā. Tātad šādi mums izskatās izslēgšanas spēļu ne zars, kopējais tīkls. Es esmu tā dzirdējis, ka mūsu latviešu komentētāji saka tīkls. Un nu, ko daudz kas interesants ir vispār noticis izslēgšanas spēlēs. Ir bijuši visādi pārsteigumi, manuprāt. Ir bijušas tādas spēles, kur varbūt uzvarēja tās komandas, kurām līdz galām vajadzēja uzvarēt. Ir bijušas treneru atkāpšanās arī pēc izstāšanās. Vairākas, bet jā. Ir arī spēles, kur principā ļoti tuvu bija arī vēl pārsteigumiem vairākiem. Tieši tā. Tā kā kopumā var teikt, ka šī gada playoff ir ļoti interesanti. Es dzirdēju, runājot par treneru atlaišanām, ka 13 treneri jau ir atstājuši savus amatus. Tā teica Anatolijs Kreipāns SVH studijā un SVH televīzijas tiešraidē. Tā kā diezgan daudz. Vairāk nekā ceturdaļa. Jā, nu daudziem vēl, cik es saprotu, daudzām izlasēm vēl nav bijusi arī pēcspēles intervijas. Nu, šīs pēc turnīra intervijas un tikšanās ar futbola federācijām. Tā kā tur viss vēl var mainīties un šis saraksts noteikti, es domāju, ka paplašināsies. Līdz 20 neizvilks? Es domāju, ka nē, es tieši gribēju teikt, ka līdz 20 jau neaizvilks, un tie, kas gribēja atkāpties, tie uz karstām oglēm jau ir atkāpušies, un tad
tad tagad tuvākā mēneša laikā gan jau nekas tur īpaši daudz nemainīsies. Vēl kāds pāris komandas varbūt atlaidīs. Katrā ziņā no šīm 8 komandām nevienai noteikti nemainīsies treneris. Kur var tieši paskatīties, kā laiviņi Norvēģi. Fotmovā ir uzlikts, kā Norvēģā laiva airējās ceļā pretī finālam. Vai tas notiks vai nenotiks? Labi, tam mēs pievērsīsimies vēlāk. Sāksim ar pirmo spēli, kas mums ir kreisajā pusē, tā ir Vācija-Paragvaja. Vācija izkrīt pret Paragvaju 10. vietā. Viņi atrodas FIFA rangā, turpretim Paragvaja 41. vietā. Nu, jāsaka, ka Vācija visticamāk, laikam labāk noraksturot šo maču būtu, ka Vācija aizvadīja vāju spēli un Paragvaja aizvadīja savam līmenim labu spēli. Jā, turēja neizšķirt un aizvuk līdz pendelēm. Tas arī var palielam aprakstīt to spēli, bet no vāciešiem arī nekas daudz tur nebija tāds redzams. Bums kontrola bija. 6%, 1,57 expected goals, 21 sitiens pa vārtiem. Bet tas expected goals visticamākais ir liels, jo bija pendela spēles laikā. Tā kā, iesit golu, tas jau ir principā gandrīz viens. Man liekas, ka bija. Kais Havertz neiesit pendela? Nē, Kais Havertz iesit galvis līdzinājumi. Kaut kas jau jāpamelo, ir jāpārbauda klausītāji klausīšanās. Šeit papildu laikā tika atcelts vārdu gūms. Tas tur arī bija tā interesanti. Tur milimetrā tur pietrūka, lai ieskaitītu. Jā, tur arī daudzas lasīja, ka, ja šādas vārdas neskaidīt Premjerlīgā, tad Arsenāls būtu bottom table komanda. Jā, tur bija pārkāpums pret vārdsargu, vai ne? Jā, un pat netik ļoti pārliecinoši pārkāpums. Bet vārdsargs pārliecinoši parādīja. Viņš diezgan parādīja to, ka viņš tiek traucēts. Viņš nevar paspēt uz to pusi, kur bumba bija jāpiezemējās. Potenciāli paiet pretī sitējiem un līdz ar to vārdu gūms. Bet te drīzāk laikam jāuzsver par šo spēli ir tas, ka daudz Vācijas pieredzējušie spēlētāji esot atteikušies sist šīs ten izšķirošās pendels un Jonatans tā mazāk pieredzējušais futbolists, aizsargs piedevām vēl, devās izpildīt penaltī. Un vispārliecinošāk esot pateicis tieši Goretzka. Jā, Leons Goretzka. Viņš esot nes bumbu viņam, un viņš vienkārši esot pateicis, ka ne, viņš neiesīs. Ļoti pieredzējis spēlētājs pasaka, nē. Vispār ļoti interesants šis mačs bija. Es skatījos viņa atkārtojumā, pēc tam no rīta, jo pirmo puslaiku es redzēju, otro vairs ne. Nāca miedziņš. Un jā, Paragvaja tālāk soļoja, lai tiktos ar Franciju. Francija-Zviedrija tur mums vairāk nemaz diši ko pieskarties. Francija ļoti pārliecinoši izskatījās pret Zviedriju, pārgāja pāri un. Zviedriem pat īsti nekāda momenta nebija. Un pat nebija, jā. Franči nebija tā, ka Franči tur varēja sasist vēl daudz gols, bet. Tur varēja vēl pāris gols. Pāris, jā, bet nebija tā, ka tur pilnībā vienos vārtos. Bet Franči ļoti pārliecinoši vienkārši turēja bumbu un tā arī aizbrauca pretī sausai uzvarēji. Jep. Tālāk nākamā spēle mums bija Dienvidāfrika-Kanāda, kur kanādieši mājās kompensācijas laikā Portugāļu izcelsmes Estakio vai Estakio. Kaut kā tam līdzīgi izrunājas viņu uzvārds. Neesmu Anatolijs Krepans, nemžēl, nezinu precīzi. Bet guva uzvaras vārds kompensācijas laikā un abēdināja Dienvidāfrikāņus. Es tieši šo spēli skatījos un īstenībā es ļoti gaidīju, ka būs papildu laiks šai spēlē. Bet, diemžēl, kanādieši izrāva uzvaru. Līdz ar to manas ekspektācijas tika sagrautas. Bet, ja mēs paskatāmies uz spēli, tad izskatās, ka kanādieši bija pelnījuši šo uzvaru noteikti. Jā, šīs spēles laikā, otrā puslaika laikā es aizmigu, tā kā baigi neko nevar komentēt, bet redzēju, labākais momentos pēc tam to golu. Labi, dodamies tālāk. Nīderlanda-Maroka spēle, kura arī beidzās ar pēcspēles sitieniem. Te uzreiz varam teikt, ka veidojot mūsu nokautu, jeb mūsu zaru iepriekšējā epizodē, tu teici, ka Nīderlanda spēlēs finālā, un arī, ka tas pelnēs zirdziņš, tā kā tad varam sākt ar to. Sāksim ar to, ka man laikam jāatvainojas klausītājiem un arī skatītājiem jo var mūs arī redzēt, ko mēs kaut ko darām, varbūt ekrānā nedaudz. Man bija cerības, ka Nīderlandē jātiek tālāk. Ja mēs paskatāmies uz statistiku, tad Maroka vienos vārtos ir pārspējuši Nīderlandu, bet es gan neatminos, ka tā spēle būtu ritējusi. Man tā absolūti nelikās, ka tā tas notika.
Un plus mēs redzam, ka Maroka to savu golu guva tieši tad, kad Nīderlandē bija momentums lielāks. Tur bija bīstama moments spēles beigās Nīderlandē. Mazāk sitienu, mazāk šo gaidāmo vārtu gūmu, bet man likās, ka Nīderlanda vairāk pelnījuši tik tālāk marokāņi. Man tiešām nesimpatizē Marokas izlase. Maroka izglābās, man liekas, aizskrēja pretuzbrukumā, un tad tika iecentrēts Diopam, un ar galvu viņš guva vārds. Tas bija jau kompensācijas laikumā. Jā. Bet tad pēc tam papildu laikā izskatās, ka Maroka diezgan pārliecinoši kontrolēja spēli. Arī momenti, cik labākos momentos bija redzams, tad bija vairāk, jā. Un tad, jā, mazliet žēl Nīderlandi, jo tieši Kodijs Gakpo, kurš guva vārds, pēc tam arī redzēt, viņam nav tik nelaime mājās. To varam arī nepieminēt, bet jā, pēc tam ļoti emocionāli svinēja, nezināja, kā izlikt emocijas. Sāk uzreiz arī raudāt, un tad gribējās gan jau visiem, ka lai viņi tiek tālāk, bet tad Maroka izlīdzina un brauc tālāk. Bet īstenībā gan šajā spēlē Nīderlanda pret Maroku, gan spēlē Vācija pret Paragvaju jāmin tas, ka gan Nīderlandai, gan Vācijai pretinieku komanda deva iespēju pēc pirmās kļūdas. Tā kā Nīderlandai bija iespēja. Šeit redzam, Maroka aizsit garām. Pēc tam Nīderlandai iespēja izvirzīties vadībā. Nē, viņa aizsit garām. Un šis sitiens, otrais, manuprāt, marokāņu sitiens, ļoti neveiksmīgs vārdsargam Verbruggenam, kurš atvairīja sitienu, bumba izlec starp viņu kājām, un viņš griežoties, lai celtos kājā, pats ar papēdi iesit bumbu vārtos. Viņš realitātē atvairīja šo pēcspēles sitienu. Pēc tam 2 vārtu gūmu precīzi, atkal Nīderlanda aizsit garām, un aizsit garām arī Maroka, dodot iespēju Nīderlandai izvirzīties vadībā, bet Nīderlanda paņem un atkal aizsit garām. Ārprāts. Es skatījos šo spēli atkārtojumā. Diemžēl man flashscore paziņojums izbojāja manas gaidas, jo parādījās, ka gan Nīderlanda, gan Vācija ir izlidojusi. Līdz ar to es jau pagarinājumā skatoties, pat otrā puslaika beigās skatoties, zināju, ka nāks marokāņu izlīdzinājums, un tad jau pēc tam zaudējums Nīderlandai. Tā kā jā, paiet uz Lietuvu. Jā, ko es vēl gribēju pieminēt, uz pendelēm. Ka arī šī spēlē bija tas redzams, ka pirmspēdējo pendeli sita aizsargs. Daudz tieši šo playoff laikos ir aizsituši garām. Un daudz pat, nedaudz, bet vairāks momenti bijuši tādi, ka atkārto Gabriela pendeli, kur vienkārši pārsit pāri vārtiem, ka pat vārtsargam nav jāatsargā. Tas nozīmē, ka arī vairāk uzbrucēji atsakās sist visticamāk, arī šeit varbūt vienkārši nav. Jā, ļoti iespējams, bet es nesaprotu, ja tu esi uzbrucējs vai pussargs, tev jābūt tai pārliecībai iekšā, ka tu iesi un sitīs. Redz, 2016. gadā te mēs varam pieminēt Portugāles piemēru, kur arī ir Ricardo Quaresma. Nē, Ricardo Quaresma, viens cits spēlētājs, tagad nepateikšu vārdu uzvārdu, bet... Šo Kreipāns stāstīja vienā. Jā, viņš aizsit garām pendeli iepriekšējā pasaules kausā tieši 2014. gadā, un 16. gadā bija svarīgi pendeli, kur Cristiano Ronaldo iedeva viņam bumbu rokās un teica, ej sit, es uzņemos atbildību par tevīm. Ja tu aizsitīs garām, tad lai vaino man, nevis tev. Un viss, viņš aizgāja, iesit, droši vien noteikti jutās fantastiski, atguva pārliecību par sevi, atguva pārliecību par to, ka viņš var iesist izšķirošos momentos pendeles, un, iespējams, ka Nīderlandē pietrūka tāds līderis, kurš iegrūž bumbu vairāk rokās un pasaka, ej, sit. Kaut gan Vācijas izlasē Kimmichs man tieši tāds līderis liekas, kur viņš staigā un tāds boss mazais, ne? Jā, bet viņam, ja pasaka pretī, ka es nesitīšu, tad viņam nav baigi tur daudz ko darīt. Protams, jā. Vēl pēdējais, ko es par Maroku gribēju pieminēt, ka pēdējos divus, vismaz pēdējo, tiešām Somerville pendeli atsargāja Bono, un pēc tam arī daudz angļu žurnālisti teica, ka Bono esot viens no labākajiem vispār pendeļu vārdsargiem pasaulē. Tā kā diezgan labi nostāvēja. Jā, Bono, manuprāt, to pēdējo pendeli atvairīja pat neizlecot. Viņš vienkārši aizskrēja uz to stūri. Jā, un Sānis krītot ar tuvākā roku vārtu vidum atsargāja. Jā, kreiso roku atsit, jo sitiens bija diezgan vidū un varētu teikt arī pateicīgā augstumā, ja vārtsargs būtu lecis. Jā. Labi, dodamies tālāk. Spēle, kurā es dabūju pasvīst nedaudz. Labi, jāsaka godīgi diezgan daudz. Portugāla pret Horvātiju. Cristiano Ronaldo beidzot iesita savu pirmo un jāsaka, diemžēl arī vienīgo vārtu gūmu
pasaules kausa izslēgšanas spēlēs. Pirms šīs piešķirtās pendeles bija ļoti skaists moments, kur Krištiāno guva vārds no spēles ar izcilu pieskārienu un tādu nelielu čipu pārvārdsargam, kas, diemžēl, netika ieskaitīts, jo bija aizmugurē. Bet pēc tam bija vēl viena iespēja un ar pendeli tika gūti vārti. Nu, ko tu vari pateikt par šo spēli? Man ir visādas pārdomas. Bija ļoti interesants mačs. Es jau zinu, ko tu teiksi par spēles beigām. Bet pēc tam tika nomainīts Cristiano Ronaldo un skaists vārds guva arī Gonzalo vai kā Gonzalo Ramos. Bet visi saka, redz šodien, ka tika nomainīts Cristiano Ronaldo un Gonzalo Ramos guva vārds. Bet Gonzalo Ramos nenomainīja Cristiano Ronaldo. Gonzalo Ramos nomainīja pirms tam Joao Cancelo. Nu jā, bet vienkārši pēc tam sodlaukumā tika centrēta bumba arī. Un tur, kur būtu bijis Cristiano, tad tagad tur bija Ramos. Un interesants bija klips arī, kur Leo sāk smaidīt jau bumbai, ejot prom no viņa kājas, jau pirms vispār bija zināms, kas tur notiks tālāk. Un jā, tad Ramos guva vārtus, bet tad arī tālāk vārtus guva Horvātija. Jā, 13. Horvātija vispār kopumā guva, man liekas, 3 vai 4 vārdus šajā spēlē, un viņiem tika atcelti vairāk vārti. Un it īpaši pēdējais vārdu gūms interesants, un jāpiemina, ka šeit tika izmantota šī čipu sistēma, kas ir iestrādāta bumbā, un bumbas čips parādīja, ka bumbai lidojot, Horvātijas izlases spēlētājs ir pieskāries ar matiem vai galvu, un respektīvi ir bijusi saskarsme ar kaut kādu virsmu. Bet pēc tam arī pēcspēles intervijā pats Horvātijas spēlētājs atzina, ka viņš jūta, ka kaut kas, kad nedaudz pieskarās tai galvai vai matiem tā bumba, un līdz ar to viss godīgi. Jā, protams, bija arī komentāri noteikti no Messi fanu puses, un kā arī par Argentīnas, gan jau to arī pats teiks to, ka varas viņas mēģina izglābt, bet šeit, jā, pats spēlētājs atzinās, un ja ir tāda sistēma, tad viņai ir arī jātic. Ja ir bijis pieskāriens, tad ir bijusi aizmugura un vārti tika atcelt. Un beigās viņi nospēlēja, man liekas, citur kaut 15 vai 16 kompensācijas laika minūtes. 18 minūtes, jau saprotu. Es ieslēdzu GO 3 atkārtojumā, skatīties šo spēli. Balsiet. Būs Harry Kane. Jā, būs Harry Kane intervija. Mickey Mouse balss, bet nē. Ieslēdzu spēli, skatos no sākuma līdz spēles beigām. Ir kaut kādas 4 stundas tam videoklipam, jā, respektīvi GO 3 atkārtojumam. Un es pie seviem domāju, nezinot rezultātu, kungs, tikai nesaka, ka te bija pendels. Es neizturēju skatīties pendels. Es gaidīju, ka Horvātija te uzvarēs vai Portugāla uzvarēs pamatlaikā un būs droši uzvar un soļos tālāk. Beigās skatos, sapratu, ka tā garā tiešraidi dēļ tā, ka 18 minūtes bija kompensācijas laiks otrajā puslaikā. Bet man liekas, ka GO3 jau ir vienmēr tagad uz playoff spēlēm ierēķināts ilgāks tas laiks, vienkārši pēc tam viņi tur rāda vienkārši stadionu. Ir tā, jā. Nekas tur īsti nenotiek. Tā ir. To skatoties atkārtojums var neņemt vērā, kāds nesabīstaties, tāpat kā Rudolfs. Jā. Jebkurā gadījumā. Šī bija priecīga diena. Piektdiena, 3. jūlijas, izcili pēc tam aiziet uz darbu, zinot, ka Portugāla tik uz nākamajā kārtā. Bet citā pārī Spānija 3-0 diezgan viegli uzveic Austriju, tur mums arī, man liekas, nav ko dīšu pieskarties. Jā, tur arī palējām austriešiem nebija tieši tāpat kā Francija pret Zviedriju. Identiska spēle. Jā, ASV Bosnija un Hercegovina. Šī bija diezgan interesanta spēle, jo ASV tik viegli negāja no sākuma, un Bosnija un Hercegovina diezgan labi turējās un veidoja arī kaut kādas savas nelielas pretuzbrukumiņas un momentiņas. Bet tad pirmā puslaika pašās beigās Balogons guva vārtus 1-0, un pēc tam otrajā puslaikā Bosnijai izcili izdevību šis pats Balogons uzdāvināja nopelnot sarkano kartiņu, un tad mēs redzam, ka momentums arī pamainās uzreiz, jau pirms tam bija Bosnijas spiediens, un tad pēc tam visu laiku spiediens, bet neko no šī spiediena neizdevās izdarīt, uzsist tikai vairāk pa vārtiem nekā amerikāņiem. Un līdz ar to pēc tam jau amerikāņi skaists tiešais brīvsitiens no Tilmana puses un 2-0 un amerikāņi soļo tālāk. Jā, no šīs spēles ir viens no visaprunātākajiem atgadījumiem, kas šī čempionātē ir bijis. Jā, Baloguna sarkanā kartīte, kur ar baltainām iejaukšanos pēc tam tika atcelt.
Bet arī, cik es daudz, gan to Netflix, The Rest is Football show, gan vienkārši citu angļu žurnālistu pēc teiktā, daudz uzskata, ka tur nebija sarkanā kartīte, bet, ja viņi tika iedot, arī Messi, principā, tādu pat netika iedot, ka viņš arī ar taisnām radzēm ieliec, principā, ikrā. Jā, Messi netika iedot pat zeltenā kartiņa, tā kā... Jā, tā gan var teikt, ka varbūt tur viņi paglāba, bet, tas bija Messi. Protams. Un, jā, ka tur principā nebija sarkanā kartīte, bet tam, ka tika atcelts šis lēmums, arī visi, protams, nepiekrīt, jo tā nevajadzētu būt, kad vienkārši spēlētājs var spēlēt, bet, to mēs arī pēc tam nākamajā kārtā parunāsim, ka tas viņiem neko daudz nepalīdzēja, ka Valērins Baloguns varēja spēlēt. Bet jā, ļoti skaists arī frīkiks tam, ko tu teici, var piekrist. Un Bosnijā, kam to Amerikā stāsts beidzas. Jā, tas gan. Came and went. Jā. Bet tad ļoti interesantā spēle Beļģija-Senegāla, kur es tā kā biju par Beļģiju. Nevis biju par Beļģiju, bet es drīzāk tā kā gaidīju Beļģijas uzvaru. Bet no sākuma līdz pat, jāsaka, līdz 80. minūtei, kad šī maiņa laikam notika Meuniers, kad uznāca laukumā. Beļģija bija absolūti nekāda. Viņi tur savā starpā Tīlemans ar kuru spēlētāju? Es tagad neatceros ārprāts, bet Tīlemans, ar Trossārdu, Leandro Trossārdu, viņi abi divi grūstījās, tur gandrīz jau kaušanās sākās, Lukaku iestājās viņiem pa vidu abiem mazajiem. Tad viņi tur nedaudz nomierinājās, divi gaļi. Aizgāja ūdens pauzē, iznāca ārā, nomierinājās, sakārtojās, un tad 3 minūšu laikā iesit 2 vārtus, un ļoti zīmīgi bija otrie vārti, izlīdzinošie vārti, kur tieši Trossārds piesēlēja Tīlemanam, un dabūja šo ten izlīdzinājumu. Un tad pēc tam jau pašās beigās tika piešķirta bet tika piešķirta soda sitiens, un Juri Tīlemans panāca 3-2, un turpināja Beļģijas stāstu šajā pasaules kausā. Jā, es arī, mazliet uz augšu arī, skatījos šo spēli, un arī bija diezgan loģiski, ka Senegāla izvirzījās 2-0 vadībā, un tad likās, ka tagad Beļģija ir man fantasy komanda, gribētu, lai viņi tā kā mēģina kaut ko darīt un atlikt atpakaļ, bet tad šī momentā 56. minūte, kad tika nomainīts Jeremy Doku un Kevins De Bruyne, divi tā kā top. Tas arī bija īstenībā diezgan, tā teikt, drosmīgs gājiens no es apstulbu skatoties uz televizoru un domāju, ok, tev var principā slēgt ārē. Es tieši tāpat kā to es ar atvērtu mutu skatījos un domāju, ko tas Džeks sarkanajā šlipsītē, kur viņš ik pa 2 minūtēm taustīja, pārstresojies, ko viņš tagad izdomājis. Jo viņam likās, man likās, ka viņš pats tā kā netic tam, ko viņš tikko izdarīja. Nomainīt Jeremy Doku un Kevin De Bruyne, varētu teikt, 2 skaļākos vārdus izlasē. De Bruyne vispār ir noteikti viņa visu laiku izcilākais futbolists, kas ir, varbūt vēl Hazārdu ir pieminēt, bet viņa tā kā labākais laiks bija varbūt 4 gadus vai 5 tālā Chelsea klubā. Jā, tas gan. Bet jā, un vēl daudz tika apspriests šī 120+3 piešķirtā pendela, ka tur it kā tādai pendelē arī nevajadzēja būt, bet tur it kā bija sots, un pendelē bija tā kā jābūt. Es tā kā neatceros nemaz vairāk, kāds bija moments. Gandrīz vai pašā sodlaukuma malā, un aizsargs tā kā ieslēdēja mazliet kājās. Es tā kā pats arī tagad to momentu neatceros, es atceros par to sarunu, jā, ka daudz tika aprunāts tajos futbola šovos, ka tur it kā nevajadzēja dot pendeli, īpaši, ka tā ir principā, pirms svilps, lai iet 11 metrus sots. Bet kas ir interesanti, ko es nebiju pamanījis, ka 3,58 expected goals Senegāls izlasēja. Pa lielam bija jābeidzās 4-2, ja mēs tā skatāmies pēc XG. Tur, man liekas, pie rezultāta 2-0, kur to izglāba viņus vēl kaut kāds 2 reizes. Kur to viņus turēja spēlē noteikti. Spēle varēja beigties arī pirmajā puslaikā. Labi, dodamies tālāk. Otrā pusē Brazīlija, Japāna. 2-1, Brazīļi knapi. 90+5 Martinelli. Te es arī gaidīju, ka būs turpinājums šai spēlē. Un bija ļoti vīlies, ka, diemžēl, Brazīļiem izdevās izvilkt uzvaru kompensācijas laikā. Visu spēli Japāna gandrīz vadība. Labi, ne visu spēli, bet līdz 56. minūtei Japāna bija vadībā ar 1-0. Un gribētu teikt, ka diezgan pārliecinoši aizstāvējās, un Brazīļiem vispār nekas tur neizdevās, neko izveidot, nekur netika cauri un nekas, un tad šis vārdu gūms pēc Kazemīro piespēles,
Un tad jau tā spēle nedaudz tā atvērās, un Japāņi nedaudz tā kā, negribētos teikt, ka sabruka, bet vairāk iespējas tieši nāca Brazīlijai pēc šī vārdu guma. Jā, var uzreiz pieminēt, ka Japāņu gols bija ļoti skaists. Es pat atceros to momentu, kad es skatījos, ka tas pussargs skrēja, un viņam pa labi, kas odlaukumā sāk skriet Sānu uzbrucējs. Bet viņš neatdeva viņam piespēli, vienkārši pats izvēlēs sist un ļoti, ļoti skaisti vārti. Bet tad par Brazīlijas uzbrukumu uzreiz var pieminēt to, ka iepriekšējā epizodē mēs arī pieminējām, ka pret Koreju ļoti vienkārši pretinieks, es vairs neatceros, kurš saprata, ka vienkārši jācentrē iekšā, jo viņi visi ir principā 1,70 m, 80 gari futbolisti, un Brazīļi arī to saprata tieši ap to 60. minūti, kad tika gūt pirmie vārti ar galvu. Un pēc tam vienkārši viss, kas notika, viņi no Sāna centrē bumbu iekšā sodlaukumā. Par otros vārds viņi tā negūt, tur vienkārši tika piespēlēt bumbu Martinelli sodlaukumā, un viņš saka, tieši uz aizmugures līnijas gan izvai stāvēja un guva vārds. Bet, tad tieši tika saprasts, varbūt viņi klausījās dīvaini eksperti. Iespējams, viņi klausījās. Mums jau te brīžiem tā liekas, ka mūs noklausās mūsu sarunas. Bet jā, žēl Japānu. Daudziem japāņiem bija melnais zirdziņš. Bet, mums tā kā ar tevi laikam bija skaidrs. Tas mums bija viens arī no pāriem vienīgais, nevienīgais, bet viens no tiem, kas mums sakritīs, un tas mums būs jāpārunā pēc tam, tā kā mēs tiksim līdz ceturdaļu finālistiem. Labi, dodamies atpakaļ, skatāmies, kas mums tālāk. Norvēģija. Laiva izbraucījām. Šeit Haalands izvilka Norvēģiju ar vārdu gūmu, kur viņš, es nezinu, tā kā atkārtojumā likās, ka viņš nemaz pats negribēja sist to gūmu vārtos. Haalandam ik pa laikam ir tāda vārta, viņš principā vienkārši ieskrien tur pa vidu. Pilika kājumi. Viņam tā vārdu gūšanas māksla ir tāda, kā principā vārti rodās tāpatās. Vārds būs no viņa. Trāpi viņam pa kāju un vienkārši vārti. Jā, Norvēģi izglābās. Neizglābās, bet nokārtoja visu pašās spēles beigās Erlings Haalands. Ar tādu, kā angļi saka, tepinu, iebakstījienu, mazu pieskārienu. Viņš jau tur jau sabijās, ka pa maz spēks ir pielikts, jo Kodivārs vārds gandrīz aizsniedzās līdz bumbai. Viņš arī sit vārds ir pusē. Jā. Bet divi pilnīgi pretstat vārti no Norvēģijas. Pirmie vārti no Nusas bija ļoti skaisti. Tālajā Devenē un arī Diallo vārti pie 1-1 bija ļoti skaisti. Jā, tur individuāli meistarība, jā. Dodamies tālāk, bija Latīņamerikāņu duelis Meksika pret Ekvadoru, kur daudziem šķita, ka Ekvadora ir favorīts un Ekvadora tiks tālāk, bet nekā. Tā es arī pareģoju, rakstot mūsu draugu grupā, ka Meksika noteikti tiks tālāk. Mājās spēlējot tomēr, un diezgan pārliecinoši viņi tik tālāk. Ekvadorai tur nekas daudz neizdevās, un beigās vēl Hinsapijai, Arsenal spēlētājs, nopelnīja sarkano kartiņu, aizklājot muti un runājot ar pretiniekiem. Tā kā, jā. Jā, Meksikas mājas stadionā tā atmosfēra ir brīnišķīga. Tas arī man mazliet sabiedēja, runājot par nākamo Meksikas spēli, bet to mēs runāsim vēlāk. Un arī šis augstums, ko mēs arī pieminēsim. Augstums, jā. Bet jā, tad šeit Ekvadorai tas Meksika nospieda viņas laicīgi. Tieši tā kā daudz futbola žurnālisti arī runāja par to, ka Meksikas spēles plāns visās spēles ir bijis vienkārši sākumā pirmās 25-30 minūtes vienkārši lidot pa laukumu, jo pretinieks ir apstulbs no šīs atmosfēras un augstumu, un tad tajā laikā mēģināt nokārtot spēli, un tad šeit arī Ekvadorai tas neizdevās noturēt. Tad pieskarsimies nākamajai spēlē. Anglija pret Kongo. Doktor Kongo, Demokrātiskā republika Kongo. Kā tev? Bija augsts sviedri skatoties šo spēli? Stresaini. Anglijas krekls tika novilkts 60 minūtē. Jāatzīst. Bet strādāja. Skatoties, ka 75. minūtē tika gūt vārdu. Bet, jā. Pirmais puslaiks vispār nekāds. Pirmais centrējums, principā. 7. minūtē ļoti skaisti Kongo guvārds. Jā, bet tur es nesapratu īsti, kas notika, jo palēm arī man pa Anglijas izlasa lielākās un vienīgais, principā, bažas ir tieši pa aizsargu līniju, jo labi aizsargi viņiem tur viens pēc otra traumējas un vēl dabū sarkanās, kas tik vēl tur nenotiek. Jā, tad šeit aizsargu līniju vispār nesadalīja to uzbrucēju, kas ieskrēja iekšā, un principā viņš tur viens pats, un vēl Pikfords nenosargāja sitien, kas viņam gan jau bija jānosargā. Tur bija tā, jā. Bet šie visi 5 spēlētāji, gan aizsargi, gan visi aizsargi sev
atspēlēja nākamajā spēlē, tā kā nedrīkst neko sliktu Bet par Brett viņiem šeit Spence nāca uz maiņu nākamajā spēlē. Jā, bet viņi tur visi tā kā karavīri stāvēja pēc tam. Tas bet jā, gan, par tas šo gan, spēli vēl paliekot pirmajā puslaikā vispār nekas nenotika. Pēc tam uz kaut kā pēc hydration break, kas daudz kur šogad ir pamanīts, ka tieši uz hydration break laikā tiek treneris kaut ko pamaina spēles plānojumā un vienkārši mainās spēles momentums. Mainās, jā. Nu, tas arī ir tas, pa ko daudzi gan spēlētāji, gan skatītāji, gan žurnālisti sūdzās par to, ka šie ūdens pauzes sabojā momentu vienai komandai un dod iespēju atkal otrai komandai. Nu, šī spēle principā varētu būt arī tāds tā kā pamats, kur to varēja redzēt, ka pēc hydration, jau automātiski Leo teiciens hydration sāk. Pēc ūdens pauzes, jā, ka varēja redzēt, ka Anglija sāk spiest, bija momenti, bet arī visa Newcastles uzbrucējs varēja gūt vārds, trāpīja pa stabu no 2 metriem. Jā, tur bija 2-0. Ārprāts, tur varēja būt 2-0, un tad jau tā spēle būtu pavisam citādāk. Bet tad ieradās Harijs Keins otrajā puslaikā. Harijs Pieķis ieradās, jā. Pirmie vārti. Un Anthony Gordons arī jāsaka, 60. minūtē uznāca laukumā, pēc tam 2 rezultatīvas piespēles atdeva jaunais Barcelonas spēlētājs. Barcelonas fani droši vien ir priecīgi par šo ieguvu. Man jau Leo raksta, ka viņš principā velk Anglijas izlases uz titulu. Bet jā, otrajā vārti bija ļoti skaisti arī. Keins vienkārši paspēja mazliet bumbu, kur visi angļu žurnālisti viņi ļoti slavēja, ka tas ir šausmīgi grūts gols, jo viņš principā jau krita gandrīz vispār apkārt uz sānu un paspēja vēl izsist tādu spēku bumbu, ka labi pietiks glaizot Angliju. Ok, dodamies tālāk. Spēlē, kurā vajadzēja būt pārsteigumam šajā pasaules kausā. Kur izglābās izlase, kurai bija jāizkrīt. Argentīna 3-2 pret Cabo Verdi. Cabo Verdes vārdsargs Voziņa turēja viņas spēlē. 29. minūtē Lionels Messi guva vārdus 1-0. Un tādī mirklī man likās, skaidrs. Droši vien nāks kaut kad tie otrie, kaut kad nāks trešie. Bet viņi nenāca. Un pēc tam, pēc puslaika, ļoti skaisti guva vārds Cabo Verde. Redzam, ka otrajā puslaikā pašā sākumā viņiem arī bija momentums. Un tas momentums pa lielam apstājās 62. minūtē, tieši nedaudz pirms ūdens pauzes, un tad jau pēc ūdens pauzes Argentīna tur spiež, bet neko daudz neizdara. Tad atkal nāk papildlaiks, kur jau otrajā minūtē tiek gūti vārti. Atkal liekas, ka skaidrs, te visi beidzies. 103. minūtē cerības atkal iedod Cabo Verdes spēlētājs Cabrals. Skaistākie vārti turnīrā. Cabralam? Jā, šie bija, man liekas, tie, kur aizsargs no pašu stūra sodlaukuma ielikt tālajā devenē. Tik pieminēts kā viena no skaistākajiem. Īstenībā ļoti daudz skaistu vārdu guvumu bijuši. Tur vajadzētu apskatīties pēc tam compilation, kaut kādu savilkumu kopējo ar vārdu guvumiem. Es domāju, ka noteikti viens no. Un tad 111. minūtē neizdodas noturēt. Tur reāli, tur tāds Oļegs Narok ar gaļu vārdu gūmus, kur, diemžēl, own goals Borgesam, Cabo Verdes spēlētājiem. Bet, jāuzteic visa Cabo Verdes valstsienība. Izcila spēle, un es domāju, ka Argentīnā visi bija diezgan sabijušies. Ja šī spēle nonākt līdz pendelēm, es pieļauju, ka Voziņa izvilkt Cabo Verdi nākamajā kārtā. Jā, un viņam būtu vēl, 30 miljonu followeri Instagram. Viņam būtu 30 miljonu followeri, viņš būtu Cabo Verdes prezidents, viņam būtu, viņam viena no salām Cabo Verdes tikt piešķirs. Jā, visticamākais. Bet te, principā, var teikt, ka Cabo Verdi ir šī turnīra pārsteigums, un, principā, galvenais stāsts viens no, vēl jau, protams, mums ir priekšā spēles, bet, jāpaslavē gan Voziņa, gan vispār komandas sniegums, ka no viņiem neviens neko vispār negaidīja. Bet viņi gandrīz izslēdz esošos pasaules čempionus. Tieši tā. Un tad otra spēle, kur savienojās pēc tam spēļu uzvarētāji, bija Ēģipte-Austrālija. Arī ļoti interesanta spēle. Un es šajā spēlē atzīšos, biju par Austrāliju. Un Austrālijas vārdsargs Beach, jūrmalnieks,
pludmalnieks. Stāvēja izcili vārtos. Viņš vispār Austrālijā bija pamatvārdsargs visā turnīrā. Viņš bija nospēlējis visas spēles, visas minūtes līdz 119 minūtei, kad Austrālijas izlases galvenais treneris izdomāja samainīt vārdsargus uz pendelēm. Kas man likās absolūti stulbākais lēmums, ko var pieļaut, ņemot vērā to, ka šis vārdsargs tiešām viņus turēja spēlē, viņš tur tādas, miroņas, tā teikt, izvilka ārā. Jā, miroņas reāli izvilka ārā. Un jā, līdz ar to tas maksāja Austrālijai spēli. Man tā gribētos teikt. Jā, tā kā tu pats arī rakstīji mūsu čatā, Sergejs Naumovs 2009. gads, kaut kas tāds. Pēdējo reizi tas notika. Tad Latvijas izlases uzvarēja. Oļegs Naruks zināja, ko viņš dara. Te man liekas, ka Austrālijas izlases treneris nezināja, ko viņš dara. Es tikai paturpināšu ātri vēl par to vārdsargu maiņu. Tas tika darīts ar nodomu, ka Ēģipte ir iepazinusies ar beacha taktiku šīs pēcspēles sitienu sērijās, un viņi nezinu, kā darbojas vārdsargs Rajans. Kas notika tad, kad bija pauze pēc papildus laika un pendelēm starpā? Ēģiptes izlase atvēra laptopu, iegāja YouTube un skatījās highlights, kā Rajans sargā vārds, uz kurām pusēm viņš lec un vēl viss kaut kas. Ar to viss arī beidzās. Tā kā gudrā taktika nenospēlēja. Jā, es arī gribēju tikai pieminēt par šo taktiku, bet tieši viņi jau tā nenostrādāja. Plus vēl Rajans ir bijis pēdējos daudzus gadus Austrālijas pamatvārdsargs pirms beach. Pa viņu vēl vairāk informācijas nekā pa beach. Tas gan vienkārši uzreiz bija viņiem paspēt atrast tos highlights un moments. Un tad pēdējie divi pāri bija Šveica, Alžīrija. Te Šveica diezgan viegli un pārliecinoši mums arī, man liekas, nav ko pieskarties. Šai spēlēja uzvarēja Alžīriju. Jau 10. minūtē izvirzījās vadībā, un pēc tam 50. minūtē iesit vārds otrajā puslaikā. Pavisam vienkārši. Un tad Kolumbija Gana, kur jau 14. minūtē Kolumbija guva vārtus, un visu spēli arī spieda Ganai bez bez daudz variantiem, un Kolumbija diezgan pelnīti tika tālāk. Tā kā Ganas šim šamanim, jā, Ganas šamanim gan ar prognozēm, gan ar buršanos jābeidz. Laikam tā. Lūk, un tad jau mēs varam pāriet pie astodaļu fināla pāriem. Francija, Paragvaja. Spēle ļoti interesanti arī, ar daudz asumiem, daudz momentiem. Man pat šī spēlē vairāk patīk tas, kas pēc spēles ir noticis. Nevis patīk, bet... jā, tas ir pats interesantākais. Kā kaut kas tāds var notikt, vienkārši, bet jā, no sākuma pa spēli. Kylians Mbappé guva vārtus no nosoda sitiena. Tā kā negāja viegli Francijai šajā spēlē. Paragvajieši bija palīduši zem ādas, sita daudzītos francūžus raustīja. Visinteresantākais ir tas, ka Francijai 3 dzeltenās kartiņas, Paragvajiešiem pa daudzīšanu un sišanu un spārdīšanu 0 kartiņas. Pat tas ir diezgan daudz tika aprunāts pēc šīs spēles, ka galvenais tiesnesis, no kurienes mums bija galvenais tiesnesis, kaut kur vajadzētu būt vispār uzrakstītam. Labi, tu pastāsti pa spēli. Bet jā, tad pat nav daudz ko stāstīt. Tad vienkārši bija Paragvaja izdomājuši taktiku, kā apstādināt Franciju, kas var teikt, ka principā arī strādā līdz 70 minūtē, vienkārši mēģināt viņus nosist. Bet tas, daudz, kā tu pats teici, ka tik daudz aprunāts, ka nebija pirmkārt pat sarkanā kartīte un neviena dzeltenā kartīte. Ka viņas vienkārši visu laiku tur daudzīja uz laukumu. Bet man ļoti patika, kā Kylians Mbappé bija savācies, savaldīgs, smaidīja, pagrūda pretī, kaut ko parunāja tiem cilvēkiem un nereaģēja tā, kā Zlatans teica, ja viņš tur spēlē, tad viņš jau būtu 4 sarkanās kartītes dabūjis, kā viņš būtu sitis paragvajieši. Bet šī pasmaidīšana vārdsargam un pagrūšana ir izraisījusi ažiotāžu Paragvajas politiķiem. Jā, tas gan Paragvajas senatori. Senatorē, jā. Viņi ir notiesāti Francijā, pat cik viņai ir arī Francijas pilsonība, pareizi saprotu. Tādu informācijas pat nezināju. Jā, respektīvi Francijā viņai ir piešķirts 45,000 eiro sots. Jā, kur ir Tantaševs, Uzbekistānas tiesnesis. Tika aprunāts. Respektīvi, viņai Francijā draud 1 gads cietumā un 45,000 eiro naudas sots par rasistiskiem izteikumiem, kur viņa internetā pateica, ka Mbappé
nemaz nav barots ar krūti, viņš bērnībā dzērs kokosriekstu pienu, un Mērkeķis nav attīstījies, un gūs vārds tikai ar penaltī, un neko citu viņi nevarēja padarīt mūsu puišiem, un ka vienīgais aizrādījums paragvajiešu puišiem, ka viņi neiesita pļauku nevienam pa ģīmi. Un vēl kolonizēts kamerūnietis. Jā, kolonizēts kamerūnietis, kurš izliekās par francūzi. Jā. Tā kā, tad pēc tam Kilians pats arī Twitterī bija ielicis atvērto vēstuli viņai atpakaļ, kur viņš arī tā kā tur izteicās. Bet un, viņš diezgan arī korekti. Jā, diezgan korekti, un pēc tam šī senatora pagriez to tā, ka viņš ir tā kā, viņas kā sievietes aizskārs, un ka kā viņa tajā ofisā varēja tikt, un ka viņa principā palūdz Kilianam atvainoties par to, ka viņš pateica to, ka... Ja nē, viņi nokārtos, ka viņš zaudē pilsonību. Jā, un tad viņa pagriez to tā, ka viņš būtu vainīgs. Tā kā ugunīgs mačs gan Twitterī, gan uz laukumu. Otra spēle Maroka, Kanāda. Nu, te mums arī daudz nav ko pieskarties. Kanādieši pirmo puslaiku turējās pretī, bet pēc tam jau salūza pret marokāņiem, un marokāņi 3-0. Negribētos teikt, ka šis rezultāts atspoguļo spēles gaitu, jo kanādieši tiešām diezgan līdzīgi spēlēja marokāņiem, un arī pēc pirmajiem ielaistajiem vārtiem tur viņiem bija vēl momenti, bet pēc tam beigās Maroka apskrēja vienkārši kanādieši ātros pretuzbrukumos un sasit vārtus, un 3-0 uzvarēja laukuma saimnieks. Jā, šo spēlēs pat tikai redzēju labākos momentus, kur guva vārtus, ka arī pēc momentum izskaties, ka sākumā kanādieši diezgan labi uzspieduši, bet tad pēc tam Maroku viņas apslāpēja un soļa tālāk. Jā, nākamā spēle, ļoti sāpīga spēle, Portugāla-Spānija. Ko lai es pasaku? Portugāla visu turnīru rādīja tādu sniegumu, kādu es negaidīju no viņiem. Es gaidīju, ka būs uzbrukošs futbols ar daudz momentiem, ar riskantām piespēlēm, ar riskantiem ieskrējieniem, ar aizmiršanu par aizsardzību, ar iekrišanu pretuzbrukumos, ka tur varētu būt tā lielākā problēma, ka Portugāla uz to ielaiž, uz tā rēķina ielaiž vārtus. Portugāla rādīja absolūti citu spēli. Viņi rādīja tādu... gribētos teikt, stagnējošu futbolu, spēlē uz vietas, saspēlējās savā starpā, piespēles vairāk iet uz atpakaļ nekā uz priekšu. Šajā spēlē gribētos uzteikt divus spēlētājus, tas bija Diogo Kosta, Portugāles izlases vārtsargs, un Nuno Mendes, kurš tika nomainīts savainojuma dēļ 56. minūtē, un pēc tam, kad Nuno Mendes tika nomainīts 56. minūtē, man gribētos teikt, ka tā spēle palika lēna, un nekas vairs netika veidots uzbrukumā. Jā, Nuno Mendešam bija arī izcils moments pirmajā puslaikā, kur viņš rikošetā trāpot pa diviem spāņu spēlētājiem, pēc tam trāpīja bumba pa vārtu augšējo pārlikni. Tur iespējams, ja būtu 1-0 spēle, būtu ievirzījusies citos sliedēs. Un, kopumā, jā, visi, protams, liela daļa vaino Cristiano Ronaldo, bet man tikai gribētos paprasīt, kā Cristiano Ronaldo ir vainīgs pie tā, ka Portugāla zaudēja, ja līdz viņam bumba nenonāk. Visi rāda statistiku, cik Cristiano Ronaldo ir pieskāries bumbai, bet kā viņš var pieskarties tai bumbai, ja tā bumba tiek driblēta un saspēlēta viducī, kur saspēlējās, kā pirms pasaules kausa liela daļa no futbola ekspertiem teica, labākais trīnieks, un ja viņiem būtu jāizvēlās 3 midfielderi, respektīvi pussargi savā komandā no visas pasaules kausa, tad tie visticamāk būtu visi 3 portugāļi, Žao Neves, Vitīņa un Bruno Fernandes, bet man jāpasaka, ka viņi visi 3 absolūti sliktu futbolu rādīja, bez momentiem, bez jebkādiem sāsinājumiem, nerādīja vispār neko, ko viņi rāda klubu līmenī, un ļoti liela izgāšanās, un nepatika man bija pret to, kādu futbolu rādīja Portugāla, un ļoti žēl Cristiano Ronaldo, es domāju, viņš bija pelnījis, un arī 90+1 vārdu gūms, kur Portugāla vienkārši aizmiga pēc soda un nesadalīja spēlētājs un vienkārši paskatījās, kā tiek atdota piespēle un gūts vārtu gūms. Un pēc tam jau centieni, pēc tam lūk rādījās tas kaut kāds aptuvenais futbols, jā, pēdējās minūtēs, kur glābšanās notika, ko es gaidīju, ko Portugāla rādījis bez glābšanos ikdienā, tā teikt. Neliels mans monologs. Tavs rēns tad ir beidzies, jā? Pilnībā tev piekrītu, arī man uzskatā labākie 2 spēlētāji bija Nuno Mendes un vārtsargs Diogo Kosta.
Tā, koši tā, jā. Jā, koši tā. No Mendeša pirmās 56 minūtes, man liekas, jā, kamēr viņi nomainīja, principā bija, ja māla nosacis tā, ka viņš neko īsti neizveidoja. Absolūti, jā. Vienīgais Spāņu moments bija, kad Ojarzabals aizsita, principā viens izgājienā garām vārtiem, un varbūt kaut kādu vēl tur pusmomentiņu. Tad, principā, loģisks rezultāts pirmajā puslaikā būtu bijis 1-1, kad tur no Mendeša norībināja diezgan pamatīgi šo vārtu pārlikņā. Bet arī man mazliet nošokēja tas, ko tu teici par Portugāles vidējo laukumā pusargiem, ka, principā, Premjerlīgas labākais šīs sezonas spēlētājs. Šādāts Werneram, kā pēc 7-0 atzīmes, it kā izskatās, ka viņš ir tā kā ok nospēlējis, bet visu turnīru viņš Vitiņa un Neveš nebija savos augstumos, ka principā 2 čempionu un Francijas līgas uzvarētāji, kas arī tur visu spēli veidots ar viņiem. Tieši tā. Uz uzbrukums aiziet uz Dembelē, jā, bet spēli veidojas ar viņiem. Bet šeit izlasē viņi tā kā to vispār neparādīja. Nu, lūk, un te laikam arī tas, ko daudz eksperti min par to, ka Roberto Martínez vienkārši ir slikts treneris un izvēlējās absolūti nepareizu piegājienu un šo taktiku, kādu Portugālē nevajadzēja spēlēt, kur Portugālē drīzāk vajadzēja pielāgoties šiem 2 pussargiem, Vitiņam un Nevešam, un arī Bruno Fernandes ir tāds, kuram patīk veidot uzbrukuma iespējas un pieslēgties uzbrukumam un spēlēt uzbrukošu futbolu. Un absolūti neizprotam man bija arī Renato Eigas atrašanās visu laiku starta 11. Es tur būtu līdz Gonzalo Inacio. Tā kā, jā. Nu, labi, tad nopietnās mazliet jau jāiesmē arī ir. Tad jāpasaka slavenais teikums. Šo izgriezīju. Haaland 7 goals. Viss tiks izgriezīts. Mbappé 7 goals. Ronaldo 7 hours fly home. Ar šo mēs varam iet uz nākamo. Es tikai atgādināšu, ka Reinis pagājušajā mūsu podkāstu epizodē arī piekrita, ka Portugāla ir laba komanda, ka viņi noteikti uzvarēs. Tad pirms spēles tika uztaisīts mūsu draugu grupā neliela aptaujiņa, kurš uzvarēs šajā mačā Portugāla vai Spāniju. Tur Reinis bija izdomājis mainīt savas domas. Tā kā publisks Reinim. Paldies, dodamies tālāk. Kā es tev atbildēju, ka Portugāla man nepārliecināja šī turnīra laikā, tāpēc es arī nomainīju. Bet, ja godīgi, man Spānija arī vispār nepārliecina. Tā kā arī tālāk neredz viņiem baigot ceļu pret Franciju vai Maroku. Jā, tālāk ASV Beļģija. Spēle, kurā tika pielaists Florence Baloguns spēlēt. Pēc tam, kad Trumps bija atcēlis viņa sarkano kartiņā 1 zvanu, kas man liekas absolūti absurdi. Un, ļoti interesanti spēle. Es skatījos šo spēli, un es īstenībā skatījos ar ļoti lielu smaidu un prieku. Man bija prieks, atkārtojumā, protams, man bija prieks, ka amerikāņi te lido ārā, lai viņi nomierinās. It's called football, not soccer. Un visvairāk es priecājos par momentiem 31. un 33. minūtē, kur Deketelāre uzreiz pēc Tilmana vārtu gūma, starp citu atkal ar brīvsitienu vārtu gūmas. Šeit gan bija rikošets, bet tāpat brīvsitiens. Kurā gadījumā? Deketelāre uzreiz atgriez vadībā Beļģiju. Un Beļģi izskatījās pārliecinoši diezgan šajā spēlē. Bumbu varbūt kontrolēja mazāk, bet sitienu vairāk, uzbrukuma zonā vairāk spēlēja un arī līdz ar to loģiski, ka vairāk šie expected goals, ja sagaidāmie vārtu gūmi. Un atkal Romelu Lukaku gūst vārtus. Īstenībā viņš tur tā lēnām zogās jau klāt, jau pārējiem. Cik viņam jau ir? Uzējam uz player profile. 3-4 jābūt. Jā, kamēr tu meklē, tad man liekas, ka jā, tieši šis moments, ko tu sākumā pieminēji, ka tikies šis brīvsitiens un pēc tam tāda vārds ar kļūdu, man liekas arī, jo tieši pirms tam ASV sāk mazliet pārņem bumbas kontroli un sāk kaut ko tur mazliet veidot, bet tad tāda vārds ar kļūdu iespējams arī nogalināja šo spēli, jo es nesaprotu, ko tas vārds ir darīt, tas kaut kas apmēram mans mini-pitch līmenis izskaties. Tur bija vienkārši ārprāts, viņš nogalināja reāli spēli. Iespēja pa zem un pēc tam aizspēra bumbu pretī tieši pussargam. Viņš izgāja, nospēlēja to pirmo epizodu, un tad viņš man likās, ka viņš izdomāja, ka viņš griezīsies atpakaļ, bet viņam aiz muguras jau bija Beļģijas spēlētājs, kurš viņam iztiksēja to bumbu. Jā. Un pēc tam, vārdu gūms. Lukaku 3 vārdu gūmi. Tagad 2 spēles pa kārtu, pirms tam. Viena, principā, viņam pa pusē var 3 spēles pēc kārtas ir vārdu gūms, jā.
Pirmajā spēlē arī viņam tur pa pusē var ieskaitīt. Tur var ieskaitīt, jā. Var pievilkt, tā teikt, astīt. Pusgoliņu ieskaitīt. Bet jā, un tad pašās beigās, ja es nemaldos, tad Lukaku ar komandas biedriem nosvinēja ar Donald Trump Day vārdu gūmu. Vismaz tāds moments bija, bet vai tas bija tieši pēdējos? Vienā momentā bija tā viņa tā, jā. Mazās kustības ar rokām, jā? Kulaciņas kustināt uz priekšu. Ai, smieklīgi. Labi, dodamies tālāk. Brazīlija, Norvēģija. Nu, šis arī tāds it kā pārsteigums, it kā varbūt ne līdz galam pārsteigums, vai ne? Jo tomēr Brazīlija nebija pārliecinoša šajā turnīrā. Nu, arī šī spēlē viņi nebija galīgi pārliecinoši. Tur sākumā, jā, viņiem bija jāiesit 11 metru societens, un tad iespējams spēle būtu mainījusies. Ļoti laicīgi tu tiks gūt vārtu, un tad Norvēģi būtu spiesti sistēs atpakaļ, bet tāpat Norvēģi kontrolē bumbu vairāk. Un pēc tam īsti moments, es paigos neatceros, Brazīlijai Endrika izgājiens, jā, bija, kur viņš nepārcēl bumbu pār vārtsargam. Tur Endriks, viņš bumbu pa tālu palaida vienkārši otrajā pieskārienā laikam. Jā, tieši tā. Un tad pēc tam bija jau pa tu vārtsargs, un viņš pa kreisi vienkārši aizsit bumbu vārtsargam. Jep. Un arī šeit var, kā tur sākumā mēs runājam kaut ko pa vārtsargiem, un kā Norvēģijas vārtsargs ir tāds mazliet no-names, bet šeit ļoti laba spēle no vārtsarga, kur viņš vairākas sevis perfektus Seviļā, man liekas. Nē, ko Spānijas līgā katrā ziņā. Nu, tad varbūt līgums ir beidzies, bet atceros, ka tik pieminēts. Seviļā, jā. Un tas viens sevis, kur vēl no atletas rikošetā bumbu no aizsargu, un viņi lidoja tieši perfekti pār vārtsargam jau tālajā devenē principā, un viņš vēl paspēja ar roku izsist viņu ārā un pret štangu. Un, jā, tā kā... Jā, Norvēģis vārtsargs ir ļoti uzteicams šajā spēlē, protams. Atvārīja arī galā 11 sodu sitienu, jā. Erlings Haalands ar 2 vārtiem izcēlās, Šjelderups ar 2 piespēlēm izcēlās, un Neimārs iesit penaltī, runājot tieši ar Nīlandu, Norvēģijas izlases vārtsargu. Tur viņam bija vārda apmaiņa, un pēc tam viņš vēl gāja klāt, tā kā un kaut ko vēl atbildēja un pateica, uz ko Nīlands reaģēja līdzīgi kā Mbappé, pasmējās un... Nu, tā teikt, parādīja, lai dodas pakaļ. Spēle jau bija beigusies. Nu, tur bija spēle beigusies, jā, tur vairs nebija variantu. Bet jā, Haalands, viens no mīļākajiem spēlētājiem, 2 pilnīgi pretstāt viņu vārti, viens standarta viņu vārtu gūmas principā, kur viņš vienkārši apskrēja aizsargu un ar galvu iesit, un tad otrs vienkārši viņš tā kā tāls apstājās, paskaties, ok, labi, ir es sitīšu, un caur kājām tālajā pēc tavā principā iesit. Jā, un tur galvenais neviens Brazīlijas izlases aizsargs nebija tūmā. Viņi visi atļauja darīt Haalandam, ko viņš grib. Bet te es gribētu izdarīt salīdzinājumu, jo es redzēju arī internetā, bija nopublicēts video, kur Haalands vienkārši pastaigājas, šajā spēlē tieši. Viņš pastaigājās, tad tas pirmais vārdu gūmas, viņš pastaigājās, redz, ka ieraujās pa sānu, ieskrien pats, dabū piespēli un iesit golu. Nu, un tad cilvēki sagaida no Ronaldo, ka viņš driblēsies 41 gadu vecumā, es nezinu, skries kaut kur, gribētu vēl uzteikt arī Ronaldo darbības aizsardzībā. Viņu varēja redzēt arī kamerā, tad, kad spēle bija tieši pie Portugāles zilas vārtiem, viņš tik zemu laidās aizsardzībā, tā kā viņš bija investējies tajā spēlē. Bet jebkurā gadījumā tas ir tas, ko tam uzbrucējiem jādara. Tas ir tāds izteikts strikers, ka viņš gaida savu momentu un pareizajā mirklī ieraujās. Tikai Portugālē nav neviens, kas piespēlē. Acīm redzot, Norvēģijai ir labāki vingeri, midfielderi un vispārējie. Jo piespēles notiek, irāvieni notiek, ieskrējieni notiek. Tā kā, jā, varbūt tās Portugālei jābrauc uz Norvēģiju, patrenēties. Uz papīra Norvēģijas sastāvs izskatās diezgan, tas pārējais neizskatās ne tuvu tam Portugāls. Un Haaland vispār jāpiemina arī Haaland statistika Norvēģijas izlasē. Viņam ir 60 vārti, 54 spēlēs. Pēdējās 10 spēlēs bija 20 pār vārtu. Tāds vienkārši vispār, es zinu, ka kādreiz varēju šeit redzēt tieši izlasēs rindās. Bet jā, tā kā tu sākumā teici, es tev pilnīgi piekrītu, arī bieži vien Haalands tiek apsmiets arī no mūsu dažiem skatītājiem, ka viņš principā vispār bumbas kontroli necik nav, bet viņam ir tāds vārdu gūšanas instinkts un vārds viņš gūst. Labi, te tagad es nevaru redzēt, es nevaru atrast šobrīd. Kur ir National Team? 54 spēles, 62 vārdu gūmi. Plus mīnus, jā. Pareizi gan izpatēji. Jā. Kas ar Norvēģiju spēlējot diezgan iespējīgi. Jā, protams. Nu labi, jau Norvēģija visiem zinām valsts vienība, bet pirms čempionāta es šaubos, ka kāds baigi bez maniem tur teica, ka viņi ir melnie zirdziņi.
Man tā kā likās, ka dēļ tā, ka neviens viņus nezina, ka viņi tur varētu spēlēt tādu neparocīgāku futbolu. Līdzīgi kā Paragvajas izlases, kā jau es iepriekš minēju, ka Paragvaja ir neparocīgs pretinieks. Visi pēc pirmās spēles smējās, bet pēc tam vairs neviens nesmējās. Labi, dodamies tālāk. Mačs, kurā tev arī bija nedaudz jāpasvīst. Meksika, Anglija. Šeit laikam jāpiemina, ka spēle beidzās jau 38. minūtē. Tad, kad 2 minūšu, pat nepilni 2 minūšu laikā Judes Bellingams gūta 2 vārtus. Tad man likās, ka, te ir viss. Bet tad atkal Meksika guva 1-2, un pēdējās minūtes, sanāk, te bija 3 palikuši un vēl 5. Tur bija tādas iespējas Meksikai izlīdzināt pirms puslaika beigām, pirmā. Ārprāts. Un ja viņi būtu izlīdzinājuši, tad es domāju gan, ka spēle pēc puslaika būtu pārvērtusies uz otru pusi un Meksika tur iesist vēl 2-3 gols. Tad būtu tāds, man liekas, arī gan viena, gan otra komandas piesardzīgāks futbols. Gan viena, gan otra komandas asist gols. Vienkārši pēc tam, principā, Anglija turēja bumbu un tad viņi dabūja sarkano, kad pēc tam bija... 50. minūtē arī, jā, līdzīgi kā Bosnija, Meksika neizmantoja iespēju. Un trešo zaudējumu tikai savu spēļu vēsturē mājās Aztekas stadionā piedzīvoja Meksika. Jā, tad es varu arī mazliet parunāt par savu izlasi tagad. Jā, droši. Man, ja godīgi, viens mačs jau bija pirms spēles, jau tā kā labi pagājušajā nedēļas atzīšos, man likās, Meksika diezgan vajadzētu būt spēlē, ne gluži vieglai, bet vajadzētu uzvarēt, bet tad pirms tās spēles bija tā milzīga ažiotāža, ko es pat nezināju arī, par to augstumu es zināju, ka ļoti grūti spēlēt 2 km augstumā, par to, ka viņi ir 90 spēlēs 2 tikai zaudējuši, bet, labi, tur pretinieki nav tie spožākie, bet tik un tās 88 spēles jāuzvar, lai pret kādu pretinieku, un tad... Jā, un vēl tas, ka viņi mēģināja tos laikus tur pārcelt un ka Anglija ielidoja tikai pusotru dienu vai 2 pirms spēles, kad tad viņi nevar pierast īsti pie tā augstuma, ka, principā jau tur žurnālisti jau bija viņu vietā sagatavojuši attaisnojumu zaudējumam. Bet tad Anglija bija perfekti sagatavojušies spēlē, kā es sākumā jau minēju par Meksiku, ka viņa plāns ir vienkārši pirmās 25 minūtes močīt tā, ka otra izlase nevar izturēt, un tad tur jāuzteic ir Pickfords, jo viņš pāris arī diezgan ļoti labas sejas uztaisīja, un Anglija izturēja tās minūtes un aizskrēja vienkārši 2 pretuzbrukumos, kur Bellinghams iesit 2 gols. Pickfordam 3 big saves rādās, jā. Jā, tas pirmais bija labs, kur Jimenez viņam sit zem, gan arī līdzēs zem, un viņš kreiso plaukstu atsvērīja. Jā, Jimenezam bija ļoti daudz vārdu gūšanas iespējas. Viens tikai viņš iesit. Un jā, tad... Tas pats bija penalti. Tad puslaiks principā arī beidzas, to jau tu teici, ka Meksika atguva 1 vārds, un viņiem tur bija vēl daudz iespējas, jā. Un tad otrā puslaika sākums, Angļiem tur viens moments, kur pa štangu trāpa, un pēc tam aizskrien pretuzbrukumā Meksiku un sarkanā kartīt. Es jau saķēru galvu, es skatījos tieši raidē maču, cēlos 4, es cēlos, tikai skatīties ierakstā, bet spēle tika pārcelt pa stundu. Mm-hmm. Tad jā, tieši pa nakts vidū vēl po pusē saprotot vispār, kas notiek, puslaika gan aizmīgi pārtraukumā. Tad es saķēru galvu un piecēlos līdz galam. Džeks, Leverkusens aizsargs. Jā, bijušies Liverpools aizsargs. Un, bet tad visu cieņu, kā viņi aizsargājās, tiks uzmainīts lielais Dans Burns, kur pēc tagad ir daudz mīmu pa viņu, ka viņš ir 2000 Meksikas stadiona augstumā. 2000 Meksikas stadiona augstums. 2000 Dan Burn, tā. Aha. Un, tad viņi uzlika kārtīgi autobusu un ļoti labi aizsargājās. Man patīk. Viens vārds gan atguva, bet tur arī principā tas bija tas un vēl viens moments, kur Keins dabūja pendeli saviem vārtiem. Tad tur iesit pendeli, palika kā 1 vārta starpība, bet tad pēc tam es pat īsti neatceros nevienu beigo momentu. Tur Jimenez over, bija momentums, jā, viņi visu laiku vienkārši Anglijas sitā ar bumbu, un viņi nāca uzreiz apakaļ un centrē iekšā, bet neviens no centrējumiem nenonāca gan līdz Meksikas spēlētājiem, visi tika aizsists projām. Un vēl Dans Burns nobloķēja to overhead kick Jimenez, kur bumba aizlētāja no galvas pāri puslaukuma. Kad bija diezgan iespējīgi skatīt. Jā. Bet labi, jābeidz Anglija gleizot vēl 3, cerams, maču priekšā 2. 3. Ok. Jā. Es, protams, šajā spēlē biju par Meksiku. Es atzīšos, man gribējās, lai Meksika tiek tālāk. Mājās spēlējot, gribējās, lai viņi turpina šo iespaidīgo rekordu Aztekas stadionā. Bet, neizdevās, diemžēl. Vēl var vienīgais piebilst, ka es pēc spēles kājās stāju un dziedēju Wonderwall līdzi ar Anglijas faniem un Anglijas komandu.
Kā es teicu, mammai, es gribētu būt anglis šomēnes. Viņa teica, ka man ieliek galvu ledu kaut kur. Jā, atvēsinās nedaudz. Ok, un tad vakardienas 2 spēles. Argentīna, Eģipte. Spēle atkal, kurā bija jāizlido Argentīnai. Jau otrā spēle, kurā Argentīnai ir jāizlido. Atkal tāds pats rezultāts. Un atkal tāds pats rezultāts. Un šoreiz gan viss tika nokārtots pamatlaikā, kompensācijas laikā. Nu, jāuzteic, Ēģiptes izlase ļoti labu spēli aizvadīja. Izcili aizsargājās, izcili pretuzbrukumi. Visi pretuzbrukumi, kuri, gandrīz visi, kuri bija pretuzbrukumi, viņi bija bīstami. Tur nebija tā, ka, labi, protams, apraujās, bet, tur, tā teikt, ja tu esi Argentīnas fans un skatoties, kā Ēģipte skrien pretuzbrukumā, tev sāk kājas trīcēt, jo, tiešām, tur ļoti labs epizods taisīja paši sev. 15. minūtē izvirzījās vadībā, bļāvu, cik skaļi vien varēja, es biju pilns, man tiešām, es biju faraons vakardien. Un pēc tam vēl Lionels Messi aizsit garām savu pendeli un uzstāda rekordu par visvairāk aizcitām garām pendelēm pasaules kausa vēsturē. Un kā tad es bļāvu, un tad puslaiks, un liekas, ok. Ēģipte gadis, Ēģiptei šitas ir iekšā. 58. minūtē. Ārprāts. Kādu sodu tur pamana. Kādu mikrosodiņu tur pamana. Otrā laukuma galā. Jā, otrā laukuma galā. It kā, jā, ok, no tā tur sākās tas ātrais pretuzbrukums. Bet, netaču. Bet 67. minūtē tiek atgriezts taisnīgums laukumā un tiek gūti otrie vārti. Un tas pats Ziko, kurš pirms tam aizskrēja un iesit, atkal aizskrien un iesit un ir 2-0. Un man liekas, jā, tas notiks. Nekas te nenotiks. Tā Argentīna vairs nekur netiks. Un tad 1-2, 2-2, 3-2. Jā, es līdz galam nedabūju izbaudīt šo spēli, jo tieši braucu autobusā uz Ventspili no Rīgas. Skatījos telefonā, pazud zonu, ieslēdzu Messi pendeli, Messi aiziet garām, nevarēja bļaut autobusā. Tā, pēc sevi gan izsāk smieties, bet ir jau prieks jau bija, protams. Tad atkal zud zonu, bet spēle palēm redzēju, un tieši ierados Ventspilī. Beidzot pēc televizoru ieslēdzu spēli, 0-2 rezultāts, viss skaisti, jau principā jau var sākt priecāties, ka izskatās, ka būs ok. Un 3 vārti pakārt. Un viss pavacam, jā. Argentīna atkal atvalk. Bet, tad tieši tad, kad viņi sāka pēc otrajiem vārtiem spiest, tad jau, principā, varēja just, ka, neizšķirts tev vismaz būs. Bet, trešos vārtus viņi arī ļoti reiz ātri iesit. Tur, redz, nenosvila pārkāpumu, potenciāli pārkāpumu pret Salāhu sodu laukumā, un tur vēl kaut kāds vairākas vietas bija. Un Ēģipte ir iesniegusi oficiālu sūdzību FIFA par tiesnešu darbu. Par to, ka tiesneši uzskatām ir, tā teikt, sev izvirzījuši maču favorītus, kuri bija Argentīna, ka tiesājuši viņiem pa labu. Vai tā tieši bija, es nezinu, bet, bija tur epizodes, kur tiesneši nevis nenospēlēja, bet neizdarīja savu darbu pietiekami augstā un labā līmenī. Līdz ar to es teiktu, ka ir pamatotas bažas no Ēģiptes treneru puses. Jā, viņš arī pēc spēles rādīja sakrustots rokas, ka šitas nav. Jā, viņš vairākās epizodēs rādīja šitā ar sakrustotām rokām. Viņš arī baigi nesvinēja vārdu gūmus. Viņš rādīja, vai miers. Komanda mēģināja noturēt pie miera, bet jā, pēc otriem vārtiem tad. Diemžēl nesanāca. Tad pēdējā astoņdaļfināla spēle bija Kolumbija-Šveice, kas noslēdzās arī ar pendelēm. Pats spēle diezgan tāda neizteiksmīga. Es neteiktu, ka tur bija ļoti daudz un izcilu vārdu gūmi. Noskatījos šodien atkārtojumā. Bija atsevišķas iespējas komandām gūt vārdus. Bet, nekas tāds. Un tad pendelis, jā. Kolumbieši šeit vienkārši izrādījās vājāk pendelēs. Manuels Akanji atkal aizsargs un atkal Gabriela stilā aizšauja debesīs pendeli. Tā kā interesanti, jā. Ko? Mēs tagad esam nonākuši līdz ceturdaļfināla pāriem.
Varbūt tu vari izvilkt ārā, paskatīties, kādi mums bija iepriekš paredzētie ceturdaļfināla pāri. Salīdzināt. Jā, no iepriekšējās sērijas saskriņšotoju, ko mēs tur bijām visu brackets salikuši, bet nu tad aiziesim vienkārši līdz ceturdaļfināliem. Jā, parāda mums ceturdaļfinālā bija Francija-Nīderlanda, jo, kā atceramies... Francija ir. Nīderlanda tik līdz finālam mūsu, bet ja tā... Nu redz, bet potenciāli, ja viņi būtu uzvarējuši marokāņus, es domāju, ka tur būtu tāds Francija-Nīderlanda duels. Jā, un tad ir Spānija-Urugvaja. Jā, nu Urugvaja jau sen izlidoja ārā. Play-offos, nu Spānija ir, kad divas komandas mums ir, tad ir Brazīlija-Anglija. Kas... Nu, tur, redz. Visloģiskākais būtu ceļš bijis tieši tā zarā. Jā, bet Norvēģi parādīs, jā. Jā, nu Anglija arī tad mums ir, un tad ir Argentīna-Portugāla, kam bija jānotiek, ja abas komandas būtu finišējušas savā grupā, bet Portugāla to neizdarīja, nospēlējot nešķirt pret Kolumbiju. Jā, un tad arī nav tikuši tālāk. Tad mums ir 4 no 8 komandām. Jā, nu laikam tās 4 ticamākās. Tāds jā, obvious lietas. Nu, kaut gan gribētos jau teikt, ka Portugālē ar tur būtu bijis jābūt. Nu, un Brazīlijai, zin kā pret Norvēģiju, ka arī var saukt par nelielu sensāciju, bet no ok. Īstenībā no mūsu komandām palielam arī būt arī tikai viena, jo nu Spānija, nu Francija pārliecinoši tikuši tur, un tad Spānijai knapu uzvar 1-0 90 minūtē pret Portugālu, Anglijai, Meksikā, pret Dr. Kongo gan arī knapu uzvar, un tad Meksikā vēl cīņa, un Argentīna arī 2 spēles pa kārtu. Divreiz jau varēja izlidot jau. Tā kā varēja mums vispār būt 1 no 8. Tā kā varēja būt ļoti interesanti, jā. Nu, ko? Nu tad jau droši vien mums kaut kādi pareģojumi jāuztais, vai ne? Tu jau vari atvērt apskatīties, ko tu man šodien sūtīji, mūsu fantasy, kāds rezultāts tu esi pareģojis šīm spēlēm. Es zinu, ka mums domas nesakritīs. Jā, nu es tev aizsūtīju Franciju 4-1 Maroku. Nu, es nedomāju, ka tur būs... Īstenībā es kaut ko līdzīgi sagaidu. Mans pareģojums bija 3-1, ko es ierakstīju tabulā. Domāju, ka Francija diezgan viegli tiks galā Maroku. Daudz ekspertu uzskata, ka Francijai šī būs līdzīga spēle kā pret Paragvaju, ka nebūs daudz vārtu, ka viņiem būs maz vārtu gūšana. Nu, nevarētu teikt, ka tur bija maz vārtu gūšanas iespējas, bet Maroka spēlēs līdzīgi futbolu kā Paragvaju un fizisku līdz zem ādas un tādā garā. Vispār es tā arī pats domāju, bet ņemot vērā, ka šeit mēs spēlējam fantasy, kur visiem tad būtu visticamākais tas 2-1 Francija, Maroka vai 1-1 tur pendelēs un tā, tad es vienkārši uzliku savādāk rezultātu, lai nebūtu līdzīgs citiem. Bet jā, nu es arī domāju, ka Francija uzvarēs, bet nebūs tik viegli tā, kā es esmu aizsūtījis, ka Maroka diezgan arī labi spēlē. Arī grupās vēl Brazīļiem 1-1 nospēlēja, tā ka, kur viņiem principā vajadzēja uzvarēt. Tā kā šis būs viens no interesantākajiem ceturtdaļfināliem. Jā, noteikti. Un es domāju, ka interesanta spēle būs arī Spānija-Beļģija. Beļģija ir tāda bardaga komanda, Spāņā kā tāda sagrupēta komanda. Vai ne? Tā vismaz tāds priekšstats manā galvā rodās. Un, nu, kāds tev šeit ir pareģējums? Man ir 3-1 Spānija uzvar Beļģiju, bet tur arī daudz kas atkarīgs no tā, kuru Beļģija ieradīsies uz spēli, jo tā, kas grupās tur nešķiet nospēlēja un knapu uzvarēja pāris spēles un tā, kas pret ASV spēlēja, ir pilnīgi 2 un dažādas komandas. Nu, redz, Beļģija no Senegālas 80 minūtes ir cita Beļģija. Jā. Varētu teikt, tā Beļģija, zelta paaudzes Beļģija, kur bija izniekotā Beļģija. Un es teikšu, ka šeit Beļģija uzvarēs. Spāņi brauc mājā. Jā, 2-1 vai 3-2, manuprāt, man bija uzlikts rezultāts, diezgan rezultatīva spēle no manas puses. Tā kā es domāju, ka Beļģi uzvar un Spāņi brauc mājās, jo Spāņi man absolūti nepārliecina. Es saku, Nu, jāskatās, viņas tur var, ja malas principā izvilkt pats, bet man arī Spāņi īsti nepārliecina, arī viņiem ir it kā super viduslīnija pussargiem, Rodri. Jā, Pedri Gavi, kā tu sauc, bet viņi arī neko superīgi tu nerādīt, kā vienīgais. Pēdējā spēlē daudz uzslavēja Rodri, ka esot kontrolējis Portugāļu 300 miljonu midfield. Bet jā, nu labi, to tā ar acis nevarēja redzēt baigi. Nu labi, dodamies tālāk, Norvēģija, Anglija. Jā, smagais mačs. Man ir 2-1 Anglija, bet paklausoties daudz ekspertu pareģojumus, un to man gribētos teikt, ka Anglija uzvarēs it kā pārliecinošāk, jo Norvēģijas aizsardzība ir diezgan pašvaka, bet viņiem ir Haalands. Kas arī Anglijas super aizsardzība, pa ko es uztraucos, var diezgan labi terorizēt. Jā. Tā kā varētu būt daudzi vārtiem šī spēle. Varētu, principā, tur būt kaut kāds 4-3, 3-2, bet es ieliku man bail, ka
būs tāda ļoti uzmanīga spēle no abām komandām, ņemot vērā, ka ir labs uzbrukums un slikta aizsardzība. Tad Abām komandām. abas neskries vienkārši uz galu, un tad būs kaut kāds overtime pendels. Nu, šī spēlē, lūk, iepriekšējā spēlē, tātad mans pareģojums, man liekas, bija 2-1 Beļģija uzvarēs Spāniju, un šī spēlē man ir tas lielais rezultāts 3-2 Anglija uzvar Norvēģiju. Man tomēr ir, kā Angļi tiek tālāk. Man liekas, ka tas Norvēģis stāsts te beidzās. Kaut gan daudzi, un tieši arī no mūsu draugu grupas, uzskata, ka, arī droši vien nepatika pret Anglijas futbola izlasi, ir uzlikuši, ka Norvēģija uzvarēs šo spēli. Tā kā, jā. Es domāju, ka noteikti būs interesanta spēle. Man tāda ļoti liela dilēma. Protams, es vairāk pārs pa Angliju, bet man arī Haalands, kā es teicu, viens no mīļākajiem spēlētājiem, tad man ir tāda stulbs pāris. Bet tāpat pa Angliju. Ok, dodamies tālāk uz noslēdzošo ceturdaļfināla pāri, un tad mums ir Argentīna, Šveice. 2-0 Argentīna. 2-0 Argentīna, man ir 1-0 Šveice uz Argentīnu, un Argentīna brauc mājās. Jo, kāpēc? Es pirms tam biju par Kolumbiju, Kolumbijas Šveices mačā. Man likās, ka Kolumbija diezgan pārliecinoši. Viņi vispār rādīja pārliecinošu futbolu, labu sniegumu un tā tālāk. Un arī Šveices spēlē. Viņiem tur bija īstenībā vairāk momentu nekā Šveicē, un viņi pārliecinošāk spēlēja. Bet pēc tam, apdomājot to situāciju, ka Šveice bija uzvarējusi, es sapratu, ka Argentīnai būtu parocīgāk bijis spēlēt pret Kolumbiju, jo viņi biežāk savā starpā tiekās. Un viņi zina, kādu futbolu spēlē Kolumbija. Savukārt Šveice ir Argentīnai nepazīstamāks pretinieks, un tas varētu nospēlēt pa labu Šveices izlasē. Super vārdsargs spēlē arī iepriekšējā. Jā, Kobels. Kolumbija ļoti arī daudz seju, pendelēs atsargāja. Kobels, mums Dortmunds Barusija, pamat vārdsargs. Bet jā, es varu mazliet to savu prognozu tad paskaidrot sīkāk. Droši. Es saliku uz visiem favorītiem palielam, ņemot vērā to, ka šitās trakās uzvaras, jā, neviena no viņām izņemot Franciju neizskaties baigi pārliecinoši pirms iepriekšējās kārtās, bet šitās trakās uzvaras baigi saliedē komandu, ko daudz arī saka. Arī pēc ģērbtu video visiem, kur John Stones dejo tēlojot, ka viņam ir trauma un argentīnieši tur gaida fani un viņi tur svin ģērbtuvēs, ka viņiem augot, turpinoties turnīram, auga vēl vairāk pašpārliecinātību un saspēlējās vairāk komandu un kā tie favorīti tā kā sāks pārliecinošāk futbolu rādīt. Tāpēc es paliku pie favorīta. Hell no! Hell no! Es ceru, ka manas prognozes piepildīsies, protams. Un tad man pusfināla pāri būtu Šveice, Anglija un otrā pusē Francija, Beļģija. Un, zini ko? Es šajā turnīrā laikam fanošu pa Beļģiju. Un es ceru, ka Beļģi tiek līdz finālam. Varbūt viņi beidzot to ir pelnījuši, varbūt beidzot viņi tur tiks. Tas tā. Tīri naida dēļ pret Spāniju, protams. Un Francija jau nesen mums ir bijusi pasaules kausa ieguvēja, līdz to es esmu vienmēr tāds pa pārmaiņām sportā. Bet, protams, man nebūs nekas pretī arī, ja Francija uzvarēs. Tad būtu 3. fināls pa kārtu. Jā, tas būtu diezgan iespaidīgi. Kaut kā tā. Tev, protams, Anglija all the way, vai ne? Jā. Mazliet žēl, ka Argentīna nezaudē, tad būtu vēl vieglāks tas zars. Bet, jā, nevar jau cerēt uz visiem citiem zaudējumiem. Pašiem arī kaut kas jāuzvar. Viens no mūsu draugiem arī un skatītājiem, Aleksandrs, teica, ka ja pusfinālā būs Argentīna un Anglija, tad viņš nemaz nezina, ko viņam darīt. Kura heitot vairāk, vai vispār skatīties to spēli, vai skatīties, vai vemt, nepatiks pret abām izlasēm. Es tieši šorīt sazvanījos ar savu brāli video zvanā, kur mēs sarunājām, ja būs šāds pusfināls, kad viņš ir pa Argentīnu, es pa Angliju, tad mēs skatāmies kopā, un tad tur fonā pienāca viņa kolēģis. Tavs pievienoties Aleksandrs teica, ka viņš tieši to pašu, ko tev, bet ka laikam pa Angliju tomēr mazliet. Dabīgi. Ok, jā, tā tad rītdien 9. jūlijā Francija, Maroka, 10. jūlijā Spānija, Beļģija, 11. jūlijā Norvēģija, Anglija un 12. jūlijā Argentīna, Šveice. Mazliet neparodzīgs spēles laiks manai komandai. 12. vakarā? Jā, tieši, kad jūras svētka pīka. Svētku dienā. Bet jāatrod būs mums kāds stūrīts, kur paskatīties. Labprāt redzēt spēli. Tagad tā, paldies visiem par klausīšanos, skatīšanos. Atgādinām, ka fināls mums ir 19. jūlijā, pēc 11 dienām. Droši vien tad kaut kad vai pirms paša fināla, vai pēc fināla. Jā, tur atkal jāskatās. Atgriezīsimies un tiksimies ar jums, skatītājiem, klausītājiem.
Atkal īsta epizodīt, pusotru stundu. Tā mums sanāk, ir ko runāt, tā teikt. Labi, paldies visiem par klausīšanos un skatīšanos. Čau! Jā, čau!